Es īstenībā neesmu šo saskaņojis ar priekšnieci, ka es šo drīkstu pastāstīt, bet, ja mani atlaiž šī dēļ, ka es pārsvarā es vienkārši skrienu no tā vērša un tām govīm. Tomas Pildigovičs reiz mēnesī tieks ar cietumniekiem. Jā. Vai tu vari pastāstīt vairāk? 12. gada Ziemassvētku pieņemšana at the White House. Saņemies. Tagad vienkārši esi normāls 2 stundas. 15. laika kapsula ir klāta. Šodien pie manis ciemos ir starptautiskās drošības pētnieks. Viņš ir bijis NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra vecākais eksperts, un tagad viņš ir ārlietu ministres Baibas Bražas padomnieks drošības jautājumos. Tomas Pildigovičs ir pie manis ciemos, un patiesībā arī cilvēks, kurš pirmajā sezonā raidījumā ārpus zonas kopā ar Kristīnu Garklāvu un vispārējo komandu aiz polārā loka nogāja visu to maršrutu, un ņemot vērā, ka Tomas šobrīd daudz ceļo pa pasauli, dodoties dažādās ārvalstu vizītēs. Ārkārtīgi liels prieks, ka viņš atvēlēja laiku un esot Rīgā, šeit ieradās pie manis laika kapsulas studijā. Un šis ir tas brīdis, kad es rakstu intro, tas ir burtiski pēc sarunas. Un mēs ar Tomasu, man šķiet, tiešām varētu norunāt 3, varbūt pat 4 stundas, un vienā brīdī mums bija jāliek komats šai te sarunai, un mēs izrunājām pat tiešām daudz, tāpēc es nevilkšu garumā. Jaunākā laika kapsula kopā ar Tomasu Pildigoviču ir klāt. Patīkamu klausīšanos. Sveiciens reversajā podkastā Laika kapsula. Jā. Šodien jautājumus uzdošais. Par to es īstenībā nešaubos. Es ticu, ka tā arī varētu būt. Man liekas, katru reizi, kad mēs satiekamies, man kaut kā par tevi ir iespējas tāds palicis, ka mēs satiekamies, tu mēdz man kaut ko pavaicāt, ko man cilvēki nav prasījuši iepriekš kaut kā, un tad tu tiešām arī uzmanīgi klausies, tā kā, ko es teikšu, un es neesmu pieredzis pie tā, un patiesībā tas ir ļoti forši, ka tā ir. Zin kā, mēs jau tiekamies reti, Jā. Tāpēc katra saruna ir izdevība, kas jāizmanto. Tā ir taisnība. Nedrīkst izniekot visu laiku ar kaut kādām laipnībām apmainoties. Par small talk runājot, es Vai nedomāju... mēs jau sākām podcastu? Vai vēl ne? Ja mēs sākām, jā. Okay, labi. Par small talk runājot, es īstenībā šajā gadījumā nedomāju pat, ka tavi jautājumi ir small talks, jo tas ir tieši pretēji tam, kā es to jūtu. Small talks ir tāds, tu ļoti labi zini, kas ir small talks. Es domāju, tu diezgan daudz saskaries ar to savā darba vidē, vai tu centies, lai tas nebūtu small talks? Jā. Es domāju, ka tur ir arī, protams, būtiskas tās kulturālās atšķirības, kur, es teiktu, latviešiem īstenībā small talks nav tik ļoti viņu dabā. Latvieši bieži, es teiktu, jūtās varbūt nērti, kaut kā mākslīgi uzburot sarunas, bet amerikāņi, piemēram, no manas pieredzes, gan dzīvojot ASV, gan tagad regulāri braucot tur komandējumos, tur nevar tā vienkārši uzreiz pie lietas. Tur dažreiz ir nepieciešams parunāt par ģimeni vai uztaustīt kaut kādas kopīgas vērtības, kopīgas pieredzes, nedaudz tā iesildīties un tad nonākt pie lietas. Tā kā, es domāju, ka nedaudz atšķirās tās tie sociālie līgumi, tās mentalitātes, jā. Patīk, kā noraksturojas sociālie līgumi. Šis ir ļoti labs. Šo es atcerēšos. Šis ir ļoti labs. Tu tagad biji tādā steigā mazliet, un tu ieradies, un es tev uzdevu jautājumu, vai tu atbrauc kaut kur no ārzemēm, un tad es domāju, pagaidi, nesaki vēl, šo mēs varētu podkāstā parunāt. Un tad mēs tā arī neizrunājām ar Tomasu, un tagad man interesē, tu biji ārzemēs tagad nesen? Šodien... Īstenībā labu attaisnojumu man nav. Es biju vienkārši pa darbiem, un tad es sapratu, ka tuvojās liktenīgais podkasta laiks, un ka es nevaru taču atbraukt uzvalkā kaut kāds sasvīdis, saburzīts, ka vajadzētu vismaz aizbraukt mājās, ieiet dušā. Un tad es tāpat atbraucu sasvīdis un saburzīts, bet vismaz ne uzvalkā, jo man likās, ka uz šādu sarunu nedrīkst justies kaut kā stīvam, bet jā, pirms pāris dienām atgriezāmies no Amerikas, no īstenībā ļoti tādas neordināras vietas, saucās Aspena, Kolorādo štatā, tāds ārkārtīgi gleznains ciems
Kalnu ielajā. Man piebilde, man šķiet, ka tik Aspena nav. Tu esi redzējis filmu Stulbs un vēl stulbāks ar Jimu Kerriju? Jā. Man šķiet, ka tas viss notiek Aspenā, kur viņi brauc uz to ski resort, slēpošanas to vietu. Jā. Aspena principā ir ASV tāds ikoniskākais kalnu kurorts. Protams, jūlijā to nevar tik ļoti novērtēt, bet tie kalni ir pasakaini un tiešām tur tā arhitektūra ļoti gaumīga. Nav uzbliesti kaut kādi tādi ārprāti, bet tās ēkas ir ļoti, noteikti tur dzīvo ļoti turīgi cilvēki, un tās ēkas ir tādas šikas, bet viņas tā organiski iedarās tajā dabā. Jā. Tajos kalnos un iežos un kokos, kas tur ir. Un tur notika viens tāds ekskluzīvs drošības fórums, kur piedalās gan demokrāti, gan republikāņi, varbūt demokrāti vairāk šogad. Un, es braucu pavadot ministri, jo skaidrs, ka ASV ir mūsu svarīgākais sabiedrotais, nešaubīgi, bet tās attiecības, tas nav tāpat kā attiecības starp cilvēkiem, tas nav kaut kas, kas vienkārši eksistē tāpat vien, tas ir visu laiku jākopj. Tāpat kā ar saviem draugiem, ar paziņām, ar ģimeni, tev ir jābūt lietas kursā par to, kas notiek viņu dzīvēs, kas viņus uztrauc, kas ir viņu prioritātes, kas ir viņu laimes brīži un likstas, un tikai tā var veidoties kaut kāda sadarbība tālāk, tāpēc arī mūsu ministrei regulāri būt saziņā ar ASV dažādiem politiķiem, diplomātiem, ekspertiem, tas tā ir bijusi prioritāte. Cik ilgi, piemēram, tādā braucienā uz Aspenu, cik ilgi tu biji tur? Mēs bijām 3 dienas, principā. 3-4 dienas, protams, gan šeit ceļš ir tāds sarežģītāks. Šeit bija īpaši arī loģistika izaicinoša, bet parasti tie komandējumi ir, es teiktu, kādas 2, 3, 4 dienas, bet godīgi varētu likties, ka pat Eiropā, nezinu, tu aizdodies komandējumu, var likties, kas ir aizbraukt uz Varšavu uz 2 dienām. Tas jau sīkums, bet tur ļoti ātri tu saproti, ka tie braucieni nav nekāds vispār plezīrs, ka tur katra stunda ir aizpildīta ar kaut kādu nākamo tikšanos vai interviju vai pārunām vai konferencēm, visādas tur uzstāšanās un tā tālāk un tā tālāk. Un tad tu beigās parasti lidojot atpakaļ, tu esi gatavs vienkārši. Zini, Gen Z ir tas teiciens raw dog, kur tu vienkārši bez nekā, es neticēju, ka tas ir iespējams, bet tiešām tagad pat lidojot atpakaļ no Amerikas, es biju tik vienkārši izjāts, izsmelts, ka vairs nevajag nekādu stimulāciju, nekādu mūziku, neko. Tu vienkārši vari tā sēdēt krēslā un burtiski skatīties pa logu pāris stundas. Tiem, kas nezina, kas tas ir, raw dogging, ir tas tā kā tiešām, ka tu vienkārši sēdi un tu burtiski skaties taisni kaut kādā caurumā, kaut kādā plašumā, tu vienkārši veries un reti, kad sanāk novērot, īpaši mūsdienās, kur ir telefons vienmēr blakus. Pilnīgi nereāli, mēs taču esam visi atkarīgi. Un ja blakus ir cilvēks, kurš vienkārši tā vienkārši skatās, tas ir tā mazliet, varētu šķist savādi, bet patiesībā tas ir interesanti. Un tad tu visu to ceļu, principā, labi, ne visu es negribu pārspīlēt, bet tiešām tie ir tie brīži, kur nepārspīlēt, vienkārši neko vairs neprasās. Neprasās vēl WhatsAppā vai signālā pačatot ar kādu, jo braucot jau komandējumos, tu esi īstenībā daļa no tās saites atpakaļ ar Rīgu. Realitāte jau tur neapstājās. Un nāk miljonus dažādas prasības, lūgumi, kaut ko sakoordinēt vai sniegt atbildi, vai tava dalība visos darba procesos Rīgā jau neapstājās. Un tāpēc bieži tu pat strādā 2 laika zonās, piemēram. Tāpēc, tie lidojumi atpakaļ īstenībā ir tāda vienkārši atelpa. Un iespējams reizēm jau garāks lidojums, jo foršāka atelpa, ne? Jā, bet tiešām šis varbūt ir tāds, infantils vai tāds 6-gadnieka jautājums, bet kāda būtu tur tava superspēja, es domāju, ka teleportēšanās pilnīgi nešaubīgi, jo ar laiku visi tie lidojumi un laika pavadīšanas lidostās un tā tālāk, tas ir tāda viena jau
saplūst vienā tādā kadrā. Un tas arī ir nogurdinoši, es domāju, viss tas process. Cik bija, piedod, tu gribēji teikt kaut ko? Nē? Nē. Tas ir tavs podcasts. Es vēl neesmu pārņēmis grožus, un tad mēs tev jautāsim. Jā. Cik bieži tev sanāk šādi braucieni? Piemēram, 2-3 dienas izklausās ļoti intensīvi. Piebildi, man patīk vilkt paralēlis, kā tu varbūt pamanīsi šajā arī sarunā ar dažādiem seriāliem un filmām, jo es mēdzu daudz skatīties filmas un seriālus, un, piemēram, ir tāds seriāls Office, kur tu esi redzējis Office, jā, visu. Super. Man viens no mīļākajiem seriāliem. Tieši tas pats, jā. Un tur vienkārši ir 3. sezonā, neatceros, kur epizodi, bet viņi brauc uz to convention, kur viņi tiekas, tas paper convention, un satiekas filiālis satiekas kopā. Un tas ir tas, kā, un šis ir noteikti, kāds teica vārdu, infantīls mazliet salīdzinājums, bet tas ir tas, kā es iztēlojos, kā, piemēram, jūs aizbraucat, un tur viss ir komisks šajā seriālā, bet tas moments ir līdzīgs. Visas tās konferences, ka jums pusstundām ir saplānots, jūs tiekaties ar cilvēkiem, kāds varbūt rīko kādu ballīti, tā arī ir. Kāds rīko kādreiz ballītes kaut kādas? Teiksim, ir visādas tur pieņemšanas un vakariņas, bet tās bieži ir, vai pārsvarā tās ir tiem galvenajiem viesiem, kas, protams, ir ministri. Es jau tikai esmu tādā asistējošā lomā, bet īstenībā arī padomniekiem starp tām dažādām valstīm arī ir ar laiku veidojās tās attiecības, jo viņi jau visi ir turpat arī. Jā. Un īstenībā bija viens smieklīgs gadījums, kur es īstenībā neesmu šo saskaņojis ar priekšnieci, ka es šo drīkstu pastāstīt, bet ja mani atlaiž šī dēļ, tad bija labi. Tad varēšu nākt biežāk uz intervijām visām. Bet bija viena no galvenajām tām drošības konferencēm ir Minhenes drošības konference. Tā skaitās viena no tādām krūtākajiem, prestižākajiem. Un tur bija vienas vakariņas, kur ministrē blakus sēdēja viens ASV ģenerālis. Tāds tāds ovāls galds, kur sēž tie galvenie viesi, bet tad ir otrā rinda, kur tāds pats galds, bet kur sēž visi padomnieki. Tad es esmu ministrē, tam ģenerālim ir viņa padomnieks, viņa adjutants, tā laikam ir bruņotajos spēkos. Un, protams, tie, kas ir otrajā rindā, viņi nevis vakariņo, bet viņi pieraksta visu. Jā. Jo pēc tam ir jāraksta kaut kāds apkopojums, ziņojums vai kāda analīze par to, kaut kādi highlighti, kas galvenais tika pateikts. Un, tās vakariņas tur tā, ievalkās. Viņas ir jau tur kādas, 2 stundas, un ir jau tā diezgan vēls. Un mēs, protams, neesam ēduši neko. Un pie tā galvenā galda viņi tur nonāk līdz tam desertam un tā, un mēs tur visu pierakstam. Un jūs malkojat arī kaut ko? Nē. Mums tas ir pilnīgi nekāda... Vienkārši sēžat. Okay. Bet arī tiem galveniem tās ir darba sarunas, protams. Jā, jūs rodogojat visu mēs pie galda. Mēs rodogojam visu, bet pēkšņi mana priekšniece, viņa tā apgriezās un mani paņēma maizes gabalu, kas ir, tā kā restorādos tādos groziņos. Jā, un viņa paņem un man tā pameta vienu maizīti, it kā es būtu kaut kāda pīle. Un tā ģenerāļa, tas palīgs, viņš tāds, es arī varētu. Un ministrē arī viņam iedeva. Tā kā, kaut kā tā tas viss notiek, bet... Ļoti labi. Bet... Kopumā es tiešām ļoti izbaudu šo darbu, un man tiešām ir sajūta, ka tas viss ir intensīvi un ātri, bet jēgpilni. Un tiešām es teiktu, ka tas nav vienkārši kaut kādas aktivitātes, vienkārši aktivitāšu pēc. Nav tā, ka šis ir kaut kāda tiešām vienkārši performance. Kā jūs minēju, visas šīs attiecības ir jākopj. Nevienā citā valstī nemostās ar ideju, kā iet Latvijai, kā varētu palīdzēt tiem latviešiem, viņi tādi forši, kā varētu Latvijas intereses kaut kā, ko interesanti, kā pārstāvēt Latvijas intereses šajā procesā vai šajā lēmumu pieņemšanā. Mums ir jābūt visur klāt. Neviens cits to nedarīs mūsu vietā, un tāpēc arī visi šie miljonus braucieni un pārunas un sazvani, tas viss ir tā vērts.
Šis ir ļoti interesanti. Tas iedod patiesībā ļoti foršu kontekstu tiešām tam darbam, īpaši cilvēkiem, kuri nesaskars ar šīm lietām ikdienā. Un paldies, ka tu padalījies ar šo stāstu. Jā. Man tas likās ļoti komisks un smieklīgs. Tas, kā es to redzu no malas, ka tas parāda, ka jums patiesībā ir tādas ļoti labas un draudzīgas attiecības arī tajā vidē, kur varētu šķist, ka bet man šķiet, tas jau ir tāds vienkārši stereotips, ka viss ir nopietni un viss ir ļoti tāds tā kā pa plauktiņiem, kas savā ziņā, protams, ir pa plauktiņiem un ir nopietni, bet katrai lietai ir sava vieta un savs laiks, un šajā gadījumā, ja jūs atpūšaties, tad kādēļ? Tā ir nosacīta atpūta, bet jā, tas ir tāds... par atpūtu es to varbūt... nenosaukt. Tā nav atpūta, jā, taisnība. Bet, saglabāt humoru izjūtu, bez tā, nekādīgi šis viss komandas darbs nebūtu iespējams. Mēs esam maza, bet tāda tiešām cieša komanda, kur katram ir skaidrs, kas ir tas viņa uzdevums, viņa pienesums, viņa skillsets, tas komplekts, ko viņš pienes komandai. Bet, protams, ka atslēga ir tā labā ķīmija savstarpēji, jo ir tik daudz, kas visu laiku kopā jārisina, jāpavada laiks arī sarunās un tiešām tajos braucienos, kas nav 9 līdz 5. Un tad, ja nav tā labā ķīmija, tad tas, es domāju, ir neiespējami. Tā kā man patīk humors un stand-ups un dažādi joki gan filmās, seriālos un citviet, man interesē, piemēram, arī šādā te kompānijā, šādā kolektīvā ar šādiem te cilvēkiem, vai tev nāk prātā, un te ir laikam divās daļās jājautā, gan no Latvijas, gan no ārzemēm, ir kāds, kas iespiedies prātā, ja viņš nebūtu diplomāts, viņš varētu būt stand-up komiķis. Kāds ļoti asprātīgs, tiešām, varbūt tu esi viens no viņiem, jo man liekas, ka tev ir laba humora izjūta. Es nezinu, kā tu izpaudi šo uz āru. Jā, bet es domāju, ka... es domāju, ka man stand-up komiķa karjera nespīd, jo man noteikti patīk. Es neuztveru sevi pārāk nopietni, un man noteikti patīk provocēt un uzturēt tādu vieglu atmosfēru. Un cik es zinu, mani kolēģi un vispār cilvēki, kas man pazīst, viņi to piecieš kaut kādiem iemeslu dēļ, tā kā tas ir labi. Bet pārsvarā es domāju, ka es tā vairāk vienkārši kaut kā pēc iespējas organiski vienkārši pienesu šo kaut kādās situācijās un kaut kā tā vienkārši jaucu gaisu. Tas nav tik ļoti, ka es esmu tāds baigais stāstnieks, vai ka tas nav tā ļoti strukturēti un sagatavoti. Tas ir vairāk tā improvizēti. Jā, es pieņemu, tu lasi telpu, un atkarībā no situācijas, varbūt pat neapzināti lasi telpu, bet atkarībā no situācijas... Cerams. tu vienkārši vari tā kā vai nu mazliet atvieglot to situāciju ar kādu joku, vai tam līdzīgi. Jā, es ceru. No tādiem lielajiem politiķiem, kas man liekas personīgi ļoti asprātīgi, viens, protams, ir bijušais Britu premjers Boris Džonsons, Bojo, kurš tiešām ir slavens ar to, ka viņš ir tik gan smieklīgs, gan spējīgs pasmieties par sevi, ka visādas šķietami apkaunojušas situācijas viņu neapkauno. Un lietas, kas varētu citu, vienkārši tādu klasisku politiķi kaut kā norakt, vai ak, Dievs, tas būtu tāds tur cringe uz mūžu, un tā būtu kaut kāda meme, par ko visi tur sarktu un tā tālāk. Viņam nekas tas nepielīp. Vienkārši kā pīlai ūdens, jo viņš pats tik ļoti ir tāda kolorīta personība un tā tālāk. Jā. Bet no tādiem tiešām, no tādiem ļoti tādiem cilvēkiem tādu ļoti asu humoru izjūtu, es ieteiktu arī paskatīties kādus runas vai intervijas ir poļu ārlietu ministrs Radeks Šikorskis. Viņš ir slavens īstenībā ar to, ka viņam ir arī tādas ļoti spilgtas uzrunas dažādos tur, gan no pasaules lielākajām tribīnēm, tur ANO, bet arī viņš nebaidās tā iesaistīties tādās vārdu paukošanās un divcīņās ar žurnālistiem, ar citiem politiķiem. Viņš tāds diezgan bezbailīgs un tāds ļoti šarps, manuprāt, un spēj atrast īstos vārdus. Vai tu abus no viņiem esi saticis? Man šķiet, ka Boris tu esi saticis, vai ne? Jā, es esmu saticis, protams, ne tā, ka
tur kopā ar ministri. Ne tā, ka es pats tur ietu klāt un tur būtu tik, ka man būtu kaut kādas personīgas attiecības. Galīgi nē, bet Šikorskim, piemēram, man ir ļoti labas attiecības ar viņa padomnieci savukārt. Jā. Tāpēc tur arī veidojās tas tāds tīklojums, vai kā to nosaukt. Close friends, tas ir ar padomniekiem. Jā. Es atceros, tev bija Boris Johnson, man šķiet, ka tev bija bilde. Es biju tajā pašā Minhenē, kur es biju pīle, kam met ar maizi. Ar maizi. Izcili. Superīgi. Un vēl atgriežoties atpakaļ par to biežumu, cik bieži, tie ir praktiski, cik bieži tev sanāk tagad ceļot pēdējā, cik tu esi ilgi gadu aptuveni? Tagad ir gads un 3 mēneši pagājuši. Mums ir tāda maza, kā jūs teicu, komanda, un tad mēs tā diezgan rotējam. Tā, lai gan līdzīgi sadalītu tos enerģijas resursus, gan lai katram ir dažādas tās pieredzes, kas, protams, ir arī svarīgi, lai tu labāk orientētos tajos failos nākotnē, jo, skaidrs, ka tās arēnas, uz kurien bieži notiek tie komandējumi, tur uz NATO vai uz Eiropas Savienības institūcijām vai uz ANO, tās ir arēnas, kur notiek tās cīņas visu laiku. Un tad, ir svarīgi aizbraukt tur, lai tu arī gan uzņemtu kontaktu ar cilvēkiem, lai vienkārši labāk saprastu, kādi ir tie uzdevumi, kas ir veicami tur. Tāpēc man ir sanācis visvairāk braukt uz ASV. Laimīgais. Un uz valstīm, kur tiešām varbūt ir vairāk tie drošības jautājumi vai dažādi šie drošības fórumi. Tas vairāk ir mans lauciņš. Mana otra kolēģi, viņa vairāk sēdz, Eiropas Savienības jautājumus, viņai daudz vairāk uz Briseli sanāk braukt. Tā kā, tur ir tiešām kā kuram un pēc ministras ieskatiem un, zini, par garlaicību nekad nevar sūdzēties šajā darbā, jo tiešām tu vari atnākt no rīta domājot, ka, šodien es strādāšu pie viena vai otra uzdevuma, bet jau līdz 10:30 tev ir uzdoti 3 citas lietas. Un tiešām tā ir tāda dinamika, ko es ļoti novērtēju, kas iespējams man uzliek nerealistiskas ekspektācijas vispār par to, kādam ir jābūt darbam. Jo es nezinu, kā tev, piemēram, īstenībā man interesē tavas domas par šo, bet viens tāds vadmotīvs, par ko mēs daudz ar draugiem esam reflektējuši, ir tāds, skrējiens pēc novelty. Pēc tā, ka tu bieži pieņem lēmumus, domājot par to, par daudzveidību, tiešoties pēc kaut kā jauna visu laiku, pēc kaut kādām jaunām pieredzēm, jaunām vietām, jauniem cilvēkiem. Un tad mēs kaut kad reflektējam par to, pirmkārt, vai tas ir veselīgi, otrkārt, vai tas ir ilgspējīgi, vai var tiešām to izmantot kā to prizmu, caur kuriem būtu jāveic kaut kādas dzīves izvēles. Un es nezinu, vai tā ir varbūt nenobrieduša cilvēka pazīme tiekties visu laiku pēc kaut kā jauna. Gan jau, ka ir jomas, kur varbūt tas nav tik labi. Es nezinu, kādas tavas domas? Es domāju, reku sākās. Es domāju, ka tas ir ļoti atkarīgs no cilvēka. Tas tiešām ir individuāli, un es neteiktu, ka tā ir nenobrieduša cilvēka pazīme. Man šķiet, ka daudz kas ir cilvēka ķīmijā, tā kā burtiski. Kāda tev ir ģenētiski, kāda ir ķīmija, kāda tev ir garastāvoklis, kādas tev ir vēlmes, tas viss ietekmē to. Un ja tev ir vēlme pēc dažādības, man liekas, tev ir vēlme pēc dažādības. Tas ir tā kā kādam cilvēkam ir izcils talants, piemēram, spēlēt hokeju, un citas lietas viņam atkal nav tik liels talants. Bet es pilnīgi to saprotu, jo, piemēram, manā darbā, ko es daru, es vadu pasākums, vadu TV raidījums, radio lietas, podcasts. Tā arī ir sava veida dažādība. Man patīk šī dažādība. Man būtu grūti, ja man būtu tiešām katru dienu identiski viens un tas pats. Es jūtu, ka man apniktu. Tajā pašā laikā es pazīstu arī sevi. Kaut kāds drošības moments, ka es zinu, ka formāts būs līdzīgs.
tas man atkal palīdz noturēt to sajūtu, ka es aptuveni zinu, bet kaut kas pamainās, bet kaut kas arī nemainās. Tā kā saprot man aptuveni domu, jo, piemēram, varbūt man mazāk patīk vadīt pasākumus, kas katru reizi ir citādāki. Manai personībai es jūtu, ka man tas rada, piemēram, reizēm stresu, bet vadīt raidījumu, tas it kā ir kaut kas cits, jo mainās cilvēki un tā, bet formāts paliek. Un tas atkal jūtos labāk. Bet, piemēram, un es neko nezinu, tas nav ar kādu zemtekstu, vai es neko neprojicēju uz tevi. Mēs varam pēc tam paskaidrot savu pieredzi, kāpēc es tev to jautāju. Bet, piemēram, tev nav bijis kāds gadījums, kur, no rīta jānovada radio kaut kāds, vai televīzijas tur kaut kāda pārraide, tiešraide. Tad tev ir, kāda intervija, tad tev ir kāda influenceru sadarbība, un vakarā tev ir jānovada vēl korporatīvais pasākums, un tad tu atnāc uz to pasākumu, un tu jūties vienkārši kā švamme, un tu to izdari uz, 7 ar mīnusu. Un tad tu brauc mājās mašīnā, un tev ir tāds. Un tev, protams, tā kompānija tur samaksā naudu, un pasaka, paldies par sadarbību. Bet tad tu brauc mājās mašīnā uz mājām un tu domā, ok, es darbu izdarīju, es piedalījos šajā, barterī, bet es nejūtos izcili par to kvalitāti, ko es pienesu šajā uzdevumā. Vai tev kādreiz tā ir bijis? Ka es neatdevu visu, ko es tā kā varēju. Jā, tāpēc, ka bija tik crazy diena, kur tu jau gan savu enerģiju sadalīji, uzmanību sadalīji, savu, varbūt, sagatavošanās laiku saskaldīji, ka beigās tu jūties, ka nebija perfekti. Tīri, pirmkārt, noteikti ir bijušas tādas kaut kādas reizes. Nav bijušas tādas, kur es novadu, un tas ir pilnīgi, ka es neesmu sagatavojies, tur viss ir slikti, un tā noteikti tādas nav bijušas, bet ir bijušas reizes, kuras varbūt pie sevis domāju, ka es gribētu, kaut man būtu bijis vairāk enerģija, lai es varētu novadīt šo konkrēto lietu, bet pēdējos gados es cenšos nesaplānot dienu šādi, kā tu teici piemērā. Piemēram, ja man ir 90 sekundes no rīta, es cenšos, lai man viņas nav, ka man ir jāvada kaut kas pēc tam. Jo es zinu, ja man būs agrais rīts, tad es būšu noguris, un tad man būs pusdienas laiks jāguļ, un tur ir ķēdes reakcija. Tāpēc es cenšos, lai tā nebūtu. Bet tādas situācijas mēdz būt kādreiz. Te ir man jautājums, kādēļ, jo tu teici, tu paskaidros savu domu gājienu, tev tā mēdz būt, ka tev ir tā kā tik dažāds viss kaut kas, ka tu reizēm kaut kas būtu vairāk šajā ieguldījies, piemēram. Es saku, es jūtos, ka es tagad nāku ārā no... Es vispār varētu būt tādā kaut kādā pārejas posmā, zināmā, jo es tagad burtiski pirms pāris nedēļām, pusotras nedēļas, beidzot iesniedzu savu doktora disertāciju, kas priekš manis bija tāda... tiešām ilgs tāds rakstura pārbaudījums un tā tālāk, jo viss sakrita tā, ka tas pēdējais posms, kur jau bija vienkārši jāveic tā rakstīšana un rediģēšana, viņš man pārklājās ar posmu, kad man bija pilna laika darbs. Un neizbēgami, es teiktu, ka viena no tām atziņām, labi, viens, protams, var sev sist pa plecu un teikt, kāds es tur malacis un kā es izturēju un tiešām, ka es zinu, ka kaut kādā tiešām krīzes situācijā man ir tās darba spējas un ka es neesmu kaut kāda lupata un ka es varu saņemties un tā. Bet labi, bet ne to kaut kādu sevis afirmāciju, bet viena cita atziņa, kas man bija, ir, ka īstenībā varbūt tas multitaskings, kas agrāk man strādāja ļoti labi, teiksim, bakalaura posmā, vai posmā, kad sākās karš. Jā. Tad man bija virkne dažādu paralēlo projektu, un es atceros, ka tad es jutos ļoti labi par to. Es jutos, ka es esmu tāds elastīgs, un ka dažādas iemaņas attīstu, un dažādas prasmes, un gan radošais, gan intelektuālais, gan tur filozofiskais, un ka
es kāds tur Hameleons, jā, vai kaut kāds tur, nezinu, Jūlijs Cēzars vai kas. Bet es jūtu, ka tagad šajā posmā, ka tas īstenībā es atklāju arī tādu destruktīvu šķautni, kas var būt tam multitaskingam. Ka tas īstenībā nevienmēr noved pie ne labākās pašsajūtas, ne augstākās kvalitātes arī bieži, jo, ja tu sevi kaut kā brucini, tad tu beigās arī varbūt nevari performēt tajā līmenī, kādā tu vēlies. Un tas vienkārši, man liek, tas nav obligāti kaut kādas tagad, tās ir tādas eksistenciālas pārdomas, bet tam nav jābūt ar obligāti tādu melanholisku noti. Vienkārši es domāju, ka šis ir veselīgs atskaites punkts, kurā pārskatīt nedaudz to, kā es organizēju savu dzīvi, un vai tiešām ir vērts, parakstīties uz 4 lietām, kas ir jādara vienā dienā, un 4 lietas izdarīt uz 8, vai varbūt labāk ir 2 lietas izdarīt uz 10. Jā. Un es teiktu, ka vēsturiski pārsvarā, un nav vienmēr uz 8. Dažreiz izdodas arī visu izdarīt ļoti labi. Jā. Bet neizbēgam ir arī gadījumi, kur kaut kas cieš. Un varbūt nākamajā... Sorry, es aizmūdējos, bet kārtībā, jā. Tu saprati man domu. Tā, man liekas, ir tāda reizēm laimes spēle. Ja tev ir ļoti daudz lietas vienā dienā, protams, tev var paveikties, un tu vari arī, es domāju, uz 9 un 10 tā kā izdarīt viņas, bet tu tā kā gamblo mazliet. Var, bet es domāju par to sistēmu, ko tu Jā, un ilgtermiņā, man liekas, statistiski tev kādā brīdī ir jākļūdās, jo cilvēks ir tikai cilvēks, un tu nevari arī būt visu laiku tādā līmenī, ja tu sevi nodzen, konstanti. Un man uz tevi skatoties, man vienmēr šķiet, ka, un tas patiesībā ir kompliments šajā gadījumā no manas puses, ka tu esi vecāks nekā tu esi. Cik tev ir, ja drīkst, cik tev ir gadu? 53. Pareizi, man likās 60. Man ir 28. 28, paskaties. Man ir 33. Man ir 5 gadi tā kā plusā. Un, opīt. Jā, man jau viss jau krakšķ un tā. Bet, un man šķiet, ka tas par to multitaskingu ir tas, ka es pilnīgi redzu sevi tajā, ka man agrāk bija pilnīgi tāda pati sajūta. Es taču vāru, es skrienu, es biju 900 sekundēs, pēc tam es burtiski vairākus gadus strādāju aģentūrā, Vrong, un es novadīju 900 sekundes, un 9:00 es skrēju uz aģentūru, un strādāju no 9 līdz 6 aģentūrā, un vadīju projektus, un visādas tādas lietas aizgāju gulēt, cēlos, un tā. Un tagad, piemēram, es nespēju iedomāties, kā tas ir iespējams, jo šobrīd man pēc sekundēm noteikti vajag pagulēt. Un man šķiet, tas nāca arī ar laiku saprast, ka, ir mazliet jāpiebremzē, tas būs kvalitatīvāk un foršāk ilgtermiņā, nevis, ka tu vienkārši tā kā mauc. Tāpēc es pilnīgi saprotu to domu, ko tu saki. Tā ir. Jā. Es saku, varbūt es vēl vienkārši esmu jauns, un šis ir tāds, vēl kaut kāda jaunieša histērija, un varbūt es nomierināšos un tā tālāk, bet es teiktu, ka pa īstam tas arī viens no iemesliem, kāpēc man rodās šādas pārdomas. Jo es domāju, ka viens no maniem retajiem, viens no maniem tādiem tiešām trumpiem, kas man ir bijis, ko es pienesu kaut kādā, es nezinu, kādā komandā, kas, piemēram, mani pieņemtu, nezinu, darba vidē vai vienalga, ir tas, ka es bieži nāku ar savām idejām. Ka es esmu cilvēks, kurš pēc dabas ir uz tādu iniciatīvu vērsts. Kad nav tā, ka es tikai daru to, ko man liek darīt. Es esmu diezgan tāds hiperaktīvs. Milzīgs pluss tas ir. Jā. Un ko es pamanīju, ir, ka šajā beigu posmā, kur es mocījos ar to disertāciju, un tur tiešām tie bija vīkendi, tā bija kā tāda otrā maiņa, kur tu atnāc pēc darba, un tu esi vienkārši kaut kāds, un tu eji uz tur bibliotēku tālāk vai vēl kaut kur tālāk. Es pamanīju, ka šī īpašība sāk izsīkt, ka es vairs neuzņemos iniciatīvu, ka es nenāku vairs ar, vienkārši pats pie kolēģiem, ka, varētu to, varētu šito, ka es pārsvarā Pagaidi, stulīt. Night mode. Es neieliku atpakaļ to tur. Mēs neierakstījām šo epizodu. Nē, viss tur ir.
Sākam no jauna. Nu jā, Tātad gaismas moments. Pabeidzot to domu, vienkārši, ka es sāku ieiet nedaudz tādā izdzīvošanas režīmā, kur es vienkārši godprātīgi pildīju visus uzdevumus, kur teica, Tomas, risini. Tomas, tu esi atbildīgs par šo, Tomas, šis uz tevi, un es to visu vienkārši darīju. Es netik daudz nācu ar saviem kaut kādiem brainstormiem un idejām. Un tāpēc ir svarīgi, ka šis posms destruktīvais ir beidzies, tas darbs ir iesniegts, vēl labi aizstāvēšana no priekšā, bet tagad es varu sagrupēties, atgūt spēkus, man būs dzīvot. Atvaļinājums, un es domāju, ka man atgriezīsies tā kāre pēc iniciatīvas. Man liekas, ka tā ir vienā vārdā pārslodze. Nu, tā varētu. Es domāju, ka visādi, protams, to varētu definēt, bet viena no lietām, un man šķiet, ka tas ir, ja tu ilgtermiņā esi tādā lielā slodzē, tad cilvēks vienkārši nogurst. Un tas, ka tu teici par tām idejām, ka kaut kur zūd idejas, vai ne? Un tā tiešām ieslēdzas, man liekas, tāds izdzīvošanas režīms, jo, lai domātu idejas, tev prasa baigos resursus īstenībā. Tāpēc man ir prieks, ka tu esi uzrakstījis šo darbu. Vai tas ir, sanāk, tā ir Kembridžas universitātē, doktora disertācija? Jā, Lielbritānijā. Lielbritānijā. Kā strādā tas, ka tu raksti šo darbu, bet tu brauc arī uz turieni kaut ko darīt, vai tas viss ir attālināti, vai kā? Nē. Nu, es Kembridžā jau studēju maģistratūrā, un tur man gāja labi. Tur tu biji klātienē? Jā, es visur klātienē. Bakalaurā, maģistrā biju klātienē, un man gāja labi mācībās, tiešām, jo atkal es teiktu, ka mana motivācija bija diezgan tāda dabiska, tāda organiska. Es pats par visu kaut ko interesējos, nevienam nebija tur mani ar pātagu kaut kur jādzen, vai tur jāauklējās, vai tu tur izpildīji kaut kādu, tu iesniedz kaut kādu darbu. Nē, tur arī apkārt tāda kultūra ir, ka, zini, teiksim, man liekas, ka Latvijā nedaudz, varbūt šajā jautājumā tā izpratne ir nedaudz otrādi vai atžgārna, ka šeit, teiksim, cik es esmu dzirdējis, tur daudziem studentiem, teiksim, ir kaut kādi varbūt parādi, un tad tie pasniedzēji ir tie, kas tev tur baksta, tur tev ir parādi. Saņemies. Ja tu neiesniegsi šo, tu tur nevarēsi tur tikt uz nākamo semestru vai kaut kas tāds. Kembridžā ir otrādi. Ja negribi, nedari. Studenti ir tie, kas iet pakaļ pasniedzējiem. Lūdzu, izlasiet manu darbu. Lūdzu, es gribu ar jums pusstundiņu ekstra parunāties par dzīvi vai par šo konkrēto darbu. Lūdzu, man tuvojās eksāmi, pasēžam tur stundiņu. Pilnīgi otrādi izpratne. Un, ja tu atrodies tādā vidē, tad es domāju, kā švamme atkal kaut kā absorbēju šos paradumus. Es domāju, ka tādā ziņā es esmu diezgan ietekmējams no savas vides. Un agrāk tas ir kaut kas, no kā es tā varbūt kautrējos vai tas šķiet kaut kā ļoti nestilīgi būt ietekmējumam no savas vides. Tad tagad, kā es esmu to risinājis, ir tad vienkārši nostādīt sevi tajā labākajā vidē, kāda ir. Ja tu esi apkārt ar cilvēkiem, kas iemieso tās vērtības vai īpašības, tad, bet ne par to. Tad man tur gāja labi maģistratūrā, un tad mani mudināja viens pasniedzējs pieteikties uz doktorantūru, un tad es tur tiku, un viss bija ļoti forši, un es tur arī sāku, un pirmajā gadā tev ir jāiet arī visādi priekšmeti, un kursi, un semināri, un tā tālāk. Arī visādas tur pētnieciskās metodes, un tur visādas sarežģītas lietas. Un tad otrajā gadā man bija tā pētniecība, un tad sākās Covid, bija viens tur pārrāvums, un tad viss tur turpinājās attālināt, nedaudz sarežģītāk. Un tad sākās karš, un tas man raisīja tādu eksistenciālu krīzi, ka vai tiešām es varu vienkārši sēdēt kaut kādā smalkā bibliotēkā Kembridžā, redzot, ka Latvijā cilvēki tur organizējas, vāc naudu, iet protestos, viss kaut kā iesaistās. Un, tad es sāku darīt citus projektus, strādāju arī NATO Stratkom centrā šeit, man piedāvāja darbu. Un tad tas ceļš aizgāja tālāk, bet to pārējo posmu, kas ir jau tāda rakstīšana, rediģēšana, es ik pa laikam braucu atpakaļ uz Kembridžu, uz tur pāris mēnešiem, uz tādu kā rakstīšanas nometni.
un tad atpakaļ uz Latviju. Un tā turpu šurpu es to esmu novedis līdz kulminācijai. Wow! Noteikti tāds, man liekas, atvieglojums varētu būt pēc tik milzīga darba, bet es saprotu, vēl ir aizstāvēšana priekšā. Kad tev ir aizstāvēšana? Aizstāvēšana man ir 9. septembrī. Podkāstā Laika kapsula ir viens jautājums, kas vīz cauri visām epizodēm. Viņš sadalīts 3 daļās, un šī ir iespējams visvēlākais brīdis, kad es šo jautāju. Parasti uz to jautāju tā kā podkāsta sākumā. Mēs esam tagad jau labi ieskrējušies, kas ir ļoti forši. Bet jautājums ir tāds, ko tu liktu savā personīgajā laika kapsulā? Ja pēc kaut kāda laika atrastu Tomas Pildigoviča laika kapsulu, kas būtu tajā iekšā? Jā, es par šo domāju. Vienu lietiņu braucot šobrīd. arī šeit. Un es izdomāju, ka man īstenībā ir, man ir 3 lietas. Ideāli. Tagad vienu. Kā bija mājas darbs, jā. Mājas darbs. Viena lieta, labi, es sākšu ar tādu konceptuālāko. Aiziet. Tā nav lieta, bet konceptiņš. Ideja vai koncepts vai norma, vai kā to nosaukt. Un tas ir lieta, ko es tā nenovērtēju bērnībā. Tā nenovērtēju, bet tagad es atdotu visu. Es atdotu tevi. Ja es to varētu atgūt, kas ir 3 mēnešu brīvlaiks. Skolēna brīvlaiks no 31. maija, kur tu apskauj savus draugus līdz 1. septembrim. Manuprāt, tiešām utopiskā pasaulē arī pieaugušiem šis pienāktos. Jo man ir grūti aprakstīt, cik ļoti man pietrūkst kaut kāds vienkārši karsts jūlija vakars, kur ir 10:10, bet vēl ir gaišs, un es vienkārši varu braukt ar ričuku, ar saviem draugiem, un neturēt stūri ar rokām, un ēst saldējumu, un es braucu vēl nedaudz slapjās peldbiksēs, jo mēs tikko bijām jūrā. Visu dienu, un es varu aiziet gulēt bez modinātāja, jo man rīt nav steigas. Un vienkārši kaut ko šādu, ja varētu tā, ka tas nav vienkārši kaut kāda viena diena, bet ja būtu šāda vasara, ak, Dievs, cik dzīve būtu skaista. Perfekti. Viena no manām mīļākajām lietām, kas ir ieliktā laika kapsulā, šis ir izcili. Man ar šo te vasaras brīvlaiku man vienmēr patika tā doma un tā sajūta, ka arī, ja piemēram 1 mēnesis bija pagājis, tā sajūta, ka man vēl priekšā ir 2 mēneši, ka tev priekšā ir kaut kāds ilgs laiks, tev ir tāda tā kā milzīga brīvuma barjera, tāda, kas tevi atdala no darba un skolas un lietām no tava šī brīža momenta. Un tas ir tas, kas man pietrūkst. Jo arī man šķiet tāda underrated lieta, ko man ir jāmācās, ir, ka tad, kad tu atrodies visu laiku tādā skrejienā, ka tad, kad tevi pēkšņi noliek mierā, tad notiek 2 lietas. Viens ir gadās, ka tu saslimsti, jo ķermenis visu laiku bija tādā intensitātē, ka tu atslāpsti un uzreiz tu tur noliecies. Labi, tā ir viena kļūda, bet otra kļūda ir, ka smadzenes ir tā pieradušas visu laiku kaut ko risināt, ka tev ir tāds to-do lists, kāds no tevis kaut ko gaida, tu visu laiku esi kaut kādā komunikācijā, deadline, ka tavas smadzenes nespēja no tā iziet ārā, un tu pēkšņi sāc risināt visādas lietas, kas vienkārši tev nebija prioritāte iepriekš. Tu pēkšņi sāc kaut kādus tur mājas uzlabojumus, kaut kādus tur atsvaidzināt, kaut kādu kontaktu ar lietām. Un tā arī noteikti nav atpūta. Jā, tehniski varētu nomainīt aizkarus dzīvoklim, vai varētu aizrakstīt 4th tier paziņai kaut kādai, un tur tiešām, ko tu tur bija atstājis novārtā, kaut kādu saraksti. Bet vai tiešām tas ir, vai tā ir atpūta? Šaubīgi. Mārtiņ, Spuri, vai tu proti atpūsties kvalitatīvi? Man šķiet, ka bieži arī nē. Es ļoti labi saprotu to konceptu, ko tu saki par to, ka ir grūti reizēm atpūsties, jo man ir līdzīgi. Tad, kad mani apstādina, tad pēkšņi tāds, ko tagad? Un reizēm ir grūti būt vienkārši pašam ar sevi. Un tā kā raw dogot pašam, piemēram, dzīvoklī vienkārši tā. Es vienkārši pasēdēt mierīgi, jo liekas, kaut kas jau ir jādara. Un tā. Tas, kas man palīdz, es mēdzu spēlēt spēles
piemēram, PlayStation vai kādu spēli ar stāstu. Man patīk spēlēt spēli, ieiet viņā, bet arī es esmu novērojis, ka reizēm tas koncepts par to spēli man patīk vairāk nekā tas moments, ka es to īstenībā daru, jo man ātri apnīk, piemēram. Tu mēdz kādreiz spēlēt kaut ko, ja tu neesi uz to vērsts? Es pieņemu, ar doktora disertāciju grūti atrast laiku. Man vienu brīdi bija nenormāla atkarība no šaha internetā. Tas bija īstenībā diezgan tā uz robežas. Tu pazaudēji māju, dzīvokli, drēbes. Paspēlēji visu. Paspēlēji šahā. Jo arī, zini, tas kļuva par tādu prokrastinācijas rīku, kur tā kā, man ir tur 15 minūtes, bet tu saproti, ka tās nav 15 minūtes. Šaham nav 15 minūtes šeit, jā. Nē, tas tiešām ievelk tādā kaut kādā azartā. Es šobrīd neesmu tāds liels gameris. Man bija tāda fāze, tur kaut kad, pusauģa gados un tā tālāk, bet arī tur bija tā drusku tā atkarību izraisoša, un tad es kaut kā tā esmu centies atpakaļ tajā neieiet, tā kā varbūt, ja man būtu mājās, tad varbūt īstenībā tas būtu tā riskanti, jo tev ir tendence uz to, ka tad var aiziet iekšā tad es tā ieeju tādā competitive, tādā sancensības kaut kādā tādā garā un būtu grūti tā kā ar nazi nogriezt. Es tev tagad būšu iedevis āķi lūpā, Tomas Sensbruks mājās nopirks Plays un šito mēnesi līdz prezentācijai nogeimos un nevarēs noprezentēt normāli. Nē, Mēs varam aiziet vienu ūdeni vēl ieliet? Protams. 4. klasē jūs pārvācāties uz Ameriku, pareizi? Jā. Un 16 gados jūs atgriezāties atpakaļ? Jā. Tad sanāk, tu 6 gadus biji Amerikā? 5,5, jā. 5,5, ok. Kā tu atceries to laiku? Tā man bija tiešām tāda skaista bērnība. Es uzaugu laimīgā ģimenē, un arī tas posms man saistās ar visādu gan tādu bērna, tādu šķietamu bezrūpību, arī šīm dažādajām pieredzēm. Viss ir jauns, un visādi braucieni pa ASV, šo ASV daudzveidības iepazīšana, visādi dabas parki, un tur parki, kur ir aligatori, un iguanas, un lielais kanjons, un ASV ziemeļi, un Ņujorka, un Vašingtona, kur mēs dzīvojam. Un es tur tiešām varbūt aizņēmu nedaudz laiku tā kaut kā aklimatizēties un pierast, un arī valodu apgūt. Bet ar laiku es tur kārtīgi iesakņojos, es tur spēlēju futbola komandā, man tur izveidojās pirmās draudzības tādas arī ļoti ciešas, un tiešām tas bija, es domāju, posms, kas man ir devis ļoti daudz. It īpaši es domāju, ka tas man ielika ļoti labus izglītības pamatus, jo es gāju labā skolā, man bija prasīgi pasniedzēji, un tas ielika pamatus arī tālākai izglītībai angļu valodā. Jo es pēc tam, kad atgriezos šeit Latvijā, man bija tā IB programma, kur arī bija daļa no mācībām angliski, un pēc tam arī es vēlējos braukt studēt tālāk uz apsveru arī ASV, bet tur nereāli dārgi viss, tāpēc es aizbraucu uz Lielbritāniju. Tā kā es domāju, ka tas lielā mērā ielika tādus pamatus. Nu, varbūt vēl viena tā specifika, par ko es īstenībā arī esmu runājis citās intervijās, tāpēc varbūt arī netērēsim šī podkasta to svēto telpu, lai atkārtotos, bet es uzaugu diplomātu ģimenē, mani vecāki, mans tēvs joprojām ir diplomāts. Diplomātu dzīve ir tāda, ka tu aizbrauc prom kādā rotācijā uz parasti 4 gadiem, un tad tu atbrauc atpakaļ uz Rīgu uz dažiem gadiem. Un tas vienmēr ir ļoti klātesoši, tas, ka jūs neesat vienkārši ģimenīte, kas ir emigrējusi, bet tas, ka jūs esat tur Latvijas uzdevumā. Un tas ļoti caurvīja to ikdienu, jo gan tu esi daudz tajā vēstniecībā un ir visādi miljonus pasākumu, tā tālāk,
gan jūs diezgan bieži uzņemat ciemiņus svarīgus pie sevis mājās, un tad jums vecāki saka, tā, tagad saņemies, tagad vienkārši esi normāls 2 stundas. Lūdzu, kaut ko tur neizgāz, nelamājies, nesit māsu, esi adekvāts 2 stundas. Un tad tur, kad ir 12 gadi, tad tu esi adekvāts 2 stundas. Tev māsa vecāka vai jaunāka? Man ir 2 jaunākas māsas. Jaunāks. Mēs bērnībā ļoti klapējām viens otru. Tagad mēs esam super tuvi, bet bija tāds karavīgs tas posms. Atkal man ir jāiepina filmas moments, jo man šis moments atgādina Harry Potteru, tu esi redzējis? Jā, protams. Un 1., 2., 3. daļā, kur Harijam saka, tā kā tur nāk tie ciemiņi. Jā. Netais nekāds burvestības. Es vienkārši normāls puika un tam līdzīgi. Tu tev līdzīgi tajā brīdī. Precīzi. Un tajā laikā tu jau nespēji novērtēt, ko tas nozīmē, bet pie tevis tur nāk, uz mājām nāk tur kaut kāds, nezinu, ASV senators. Tur svarīgs cilvēks. Bet tev, kad tev ir 12 gadi, tu neko no tā nezini. Tu nesaproti varbūt ka tās vakariņas ir svarīgas un ka tās sarunas ir nopietnas un ka tur tajā laikā tu tur vienkārši tev interesē spēlēt futbolu un PlayStation un ārdīties un tā tālāk. Bet un otrs elements šim bija tas, ka bija tā saikne ar to latviešu vēstnieku uzdevums ir stiprināt to latviešu kopienu tur, un tāpēc arī mēs ar māsām gājām latviešu skoliņās svētdienās, kas arī tajā posmā tev liekas pilnīgi lieki, jo iztēlojies, tev ir parastā skola, un tad tu vēl svētdienēji uz vēl citu skolu. Jā. Kad tu 12 gadu vecumā gribi darīt jebko citu, izņemot vēl pildīt kaut kādus mājas darbus un tā tālāk. Tagad ar to saucamo hindsight, ar noilgumu, tagad es spēju to novērtēt, cik tas īstenībā bija skaisti un vērtīgi un kāds palīdzēja saglabāt saikni ar Latviju. Tajā brīdī, protams, grūti. Bet tu atceries kādu svarīgu personu, kas, piemēram, tagad būtu zināms, kas bija pie jums ciemos? Ko varētu kāds zināt, piemēram, no laika kapsulas? Kāds klausās un... Pie mums ciemos, mūsu mājās varbūt, zini, piemēram, labi, tā, divas kategorijas atbildes. No kādiem politiskajiem, ko tajā brīdī tu arī nesaproti līdz galam, bet ne mūsu mājās, bet bija cits pasākums, piemēram, Hillary Clintone. Wow. Jā, kas tajā brīdī bija valsts sekretāre, kas ir kā ārlietu ministrs ASV. Jā. Tajā brīdī, bet tas bija citā tur svinīgā pasākumā, bet tajā brīdī tu to nefiltrē, ka tas, tev pasaka, ka tur esi normāls. Bet esi normāls tagad tur, esi pieklājīgs. Ieliec krāklu biksēs. Īstenībā man tā saka arī tagad, tā kā nekas nav mainījies. Bet no tādiem citiem, ko Latvijā noteikti zinās, ir, piemēram, tajā laikā Washingtonas Capitals, kas ir NHL komanda. Washingtonā. Vārtsargu treneris bija Artūrs Irbe. Wow, un tad mēs diezgan bieži gājām uz spēlēm. Man bija labs čoms, viņa dēls Atis. Un tad to Latvijas, domāju, visi zina, kas ir Artūrs Irbe. Noteikti. Bet Washingtona tā pilsēta, kur daudz brauca cauri visādi viesi un tur tādā ziņā tāds actions. Ar Hillary tu kaut ko atceries? Piemēram, ja tu tagad domā, tu atceries to momentu, tev nāk tāda kaut kāda vizuāla bilde? Es atceros vienu momentu, ka ir kaut kāds, 2000... Bet, zini, tas viss jau ir tā nedaudz saplūdis, kurā tas varbūt tas tiešām ir. maldīgi. Bet es atceros vienu reizi, kad ir kaut kāds 2000, varbūt 12. gada Ziemassvētku pieņemšana at the White House. Un es atceros, ka tur bija tāda lieta, ka tur visi atnāk un tur tā ļoti svinīgi. Un tad pieaugušie, bet arī mēs tur kaut kur apkārt, stāv garā rindā, lai sasveicinātos ar tiem uzņemošajiem. Un ka tur bija visādi šādi tur personāži. Bet es domāju, ka varbūt viens no tādām saiknēm, kas laikam izriet, ir, ka varbūt tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc arī man ārlietas un visas šīs lietas kaut kā nosēdās iekšēji, ka tā ir tēma, kas man interesē. Jo tas nekad netika spiests. Mani vecāki tikai priecātos, ja es būtu
nezinu, ķirurgs vai kaut kas lietderīgs. Vai ģitārists grupā. Godīgi īstenībā mani vecāki, viņi tiešām nav bijis nekāds spiediens, bet varbūt vienkārši tāda uzaugšana tādā vidē kaut kā man ir arī nostādījusi uz tām sliedēm. Redz, te par to vidi, ko tu teici. Arī jau no bērni. Tas mēs jau uzsūcam tādu švāmu, man šķiet, visu, kas notiek apkārt. Vai tu jūties tāpat par sevi? Vai tu esi ietekmējams no tavas vidas? Es noteikti esmu ietekmējams 100%, bet manā bērnībā man apkārt nekādā veidā īsti nebija izklaides industrija. Man nebija tā, ka, piemēram, man vecāki strādā medijos vai nodarbojas ar mūziku un tā. Un tad tas, piemēram, ka es to uzsūdzu, es pat nezinu, no kurienes tas nāca, jo man vienkārši interesēja mūzika skolas laikā, un mēs veidojām pašu grupu un daudz spēlējām, tur spēlēja bungas un ģitāru, visu kaut ko tādu. Un laikam vide, kas man bija apkārt, bija internets un dators. Un tā ir tā virtuālā vide, jo es skatījos dažādus šovus un atkal filmus un seriālus un klausījos mūziku un tā. Un tas viss man tik ļoti interesē, ka man šķiet, ka es to gribu darīt arī, kad es esmu lielāks. Bet tev šķiet, ka, piemēram, 2025. gada jūlijā Latvijas izklaides industrijas vide, tā ir vide, kas tevi pozitīvi ietekmē? Šī brīža izklaides industrijas vide? Jā. Kā tu raksturotu Latvijas izklaides industrijas vidi? Šis ir ļoti sarežģīts jautājums, jo, manuprāt, tas ir slāņos. Un tas ir atkarīgs, manuprāt, arī, ko tu dari. Jo tu vari vadīt pasākumus, tā ir viena vide. Tu vari būt mūziķis, un tā ir cita vide. Un arī esot mūziķim, ir dažādi slāņi. Es teiktu, ka tā vide ir tāda, kādu tu vēlies, lai tā ir. Un tev izdodas viņu kurēt tā, kā tu vēlies? Jā, man patīk, kādi man cilvēki ir apkārt un kādā vidē es esmu. Man noteikti nav tādi kaut kādi negatīvie, sliktie, trakie kopumā piemēri. Katrās lietās ir savas garoziņas un tādas lietas, bet... Kristīna Garklava. To neteicu. Trakie. To teicu Tomas. Bet īstenībā par Kristīnu man būs arī pēc brītiņa komentārs. Bet es to pateicu, lai tev tas nav jāsaka. Zin, kā es uzņemos to atbildību. Paldies. To lodi, to paņemšu sev. Par to bērnības pieredzi, un tu teici par to svētdienas skolu. Es biju pirms mēneša tādā solo ceļojumā uz Ņujorku un uz Vašingtonu aizbraucis. Un arī šeit bija Jānis Beķers, kur tu noteikti zini. Bija epizode laika kapsulā. Sveiciens Jānim un Renātei. Un ļoti forši cilvēki. Un bija prieks, ka caur viņu man bija iespēja būt vēstniecībā Vašingtonā. Tad es varu iztēloties, kā tur izskatās. Un tā. Es gan nebiju Baltajā namā, diemžēl. Bet šogad, pirms mēneša, kad mēs bijām, mēs spēlējām ar Jāni Amerikas latviešiem ārpus Vašingtonas. Tādā... Rockville, Marylanda. Jā. Kāds pusstundu 40 minūtes no turienes. Jā. Un es biju tur iekšā. Jā. Un es redzēju zīmējums pie sienām, kur ir Latvija un visādi latviski uzraksts, viss kaut kas. Un es tagad, kad tu stāsti... Tur ganījās maziņš Tomas. Un tā ir tā vieta, kur tu biji. Jā. Tas ir tik iespaidīgi. Es un manas māsas. Cik interesanti. Jo sanāk, tad es vēl vairāk varu iztēloties, jo es esmu tur bijis. Un tad tu vairākus gadus katru svētdienu ar savām māsām, jūs tur pavadījāt laiku? Man šķiet, 4 no tiem 5 gadiem es esmu tās skolas absolvents, tās latviešu skoliņas. Un tur, protams, saku tā nianse ir tāda, ka mēs jau ar manām māsām pārvācāmies no Latvijas. Tāpēc mēs, protams, runājām latviski un, kaut cik priekš tā vecuma orientējāmies tur Latvijas geogrāfijā vai vēsturē un tā tālāk. Bet pārsvarā jau tie bērni ir tie, kas ir Amerikas latvieši, kas ir uzauguši ASV, kuriem tieši mērķis ir to valodu trenēt un tās zināšanas attīstīt un tā tālāk. Tāpēc šķietami bija tāda neliela disonance, bet īstenībā tas diezgan ātri, tas nebija nekāds traucēklis, jo tie skolotāji vienkārši bija prasīgi pret mums. Un es saku, tas īstenībā ļoti palīdzēja saglabāt saikni ar Latviju, jo
pēc tam atgriežoties, jā, tā jau bija tur 16 gadu vecumā, tāpat bija tas viss ierūsējis, un tas nebija tā pilnīgi vienkārši. Bet, tev bija akcents? Man bija akcents, man bija akcents, un man kādu pirmo pusgadu ģimnāzijā bija arī grūti ar sekmēm. Jā. Man īstenībā, es teiktu kādu pusgadu, es mācījos tā uz sešnieku. Bet pēc tam diezgan strauji pieliku, bet vienkārši sākumā bija diezgan grūti pierast, bija zināms tur kultūra šoks, arī atkal kaut kādi pirmie draugi, zini, kamēr tu tur tā ieskrienies. Un jūti atšķirības starp jauniešiem tur un jauniešiem šeit atgriežoties? Es domāju, ka tādam pusaudzim varbūt lieta, kas īpaši liek iespringt, ir tas, ka tu vispār neorientējies kaut kādā tajā fonā, kas ir stilīgs, kas ir kaut kādi, inside joki, kaut kādi aktuālie tur šovi, kaut kādas mūzika, kad tu vienkārši neesi, tu nejūti to drēbi līdz galam. Es domāju, ka varbūt īstenībā tagad, 25. gadā, tas ir citādāk, jo visiem ir tur TikToks, ja? Visiem tur 16 gadniekiem, visiem ir TikToks, un es domāju, ka īstenībā tur Amerikas kaut kādi trendi un Latvijas trendi. Jā, varbūt Latvijā tas ir nedaudz vēlāk, bet īstenībā es domāju, tas viss ir diezgan līdzīgā tajā saslēgti satura telpā. Jā, visas tās memes un trendi un tā tā. Tajā laikā tomēr tas tur bija tāds, bija lielāka atšķirība. Interesanti, jā, ka tu biji tieši sanāk tajā ļoti patiesībā definējošajā vecumā, kad cilvēks kļūst par cilvēku. Jā. Un es domāju, ka es to nedaudz to atšķirīgo pieredzi, es domāju, ka tas ir kaut kas, varbūt, kas paliks ar mani uz mūžu. Es domāju, ka tas izpaužās nedaudz, varbūt tādā atšķirīga, varbūt komunikācijas manierē vai kaut kādā tādā, komunikācijas stilā, varbūt. Es nedomāju, ka tā atšķirība ir kaut kas tur kosmisks, bet, tas ielika tādus labus pamatus, arī uz to izglītības ceļu, arī uz valodu. Tiešām to, ka es domāju, ka es angliski rakstu un komunicēju, nesalīdzinām labāk nekā latviešu vai krievu valodās. Tā kā, bet tas bija labs posms. Bet tu mācījies sanāk ar latviešiem, neskatot vienos, ar amerikāņiem? Nē, es mācījos pilnīgi amerikāņu skolā, bet svētdienās man bija tā latviešu skola. Jā. Un tad, ar Amerikas latviešiem. Jā. Un tad, kad tu mācījies ar amerikāņiem parastajā skolā, vai tu izjūti kaut kādu, ka amerikāņi ir tādi, kur viņš ir exchange student? Es nebiju exchange student, tu nebija exchange. Es biju 5 gadus. Taisnība, tas nav exchange student. Bet es teiktu, ka arī pirmie mēneši ir tāds adaptācija. Un vispār, es esmu daudz mainījis tās vides, un tiešām, tagad jau ir tas rūdījums, ka tagad tu jau zini, kā hameleons iekļauties kaut kādā jaunā vidē, bet tajā laikā arī, protams, tu pirmos mēnešus atkal nezini, kas ir kaut kāds, kaut kādas aktuālās lietas vai joki vai filmas, dziesmas, sporta lietas, paradumi, jēdzieni kaut kādi, slengs un tā tālāk, un vajadzēja ieskrieties. Pēkšņi nāca prātā tajā laikā, es domāju, vai bija stilīgs. What's up? No seris. Vai kas bija stilīgs tur piektklasnieku vidū? Jā, zini, vēl jau vairāk. Ļoti specifiski tā. Jā. Otra lieta, ko tu liktu laika kapsulā? Ignorēšu kaut kādus bioloģijas un ķīmijas likumus, un es ielikšu laika kapsulā gabalu manas vecmāmiņas cepta meleņu pīrāga. Saprotot, ka viņš visticamāk ļoti labi nesaglabāsies laika kapsulā, bet šī ir mana izvēle, jo tiešām mana ģimene īpaši šobrīd, bet tā ir bijis vienmēr zināmā mērā, bet viņa bijusi diezgan izkaisīta ģeogrāfiski. Teiksim, šobrīd mani vecāki atkal drīz visticamāk dosies jaunā posmā, un tad būs atkal, ka viena mana māsa šobrīd dzīvo Parīzē, cita Amsterdamā, un tad es būšu vienīgais Latvijā. Jā. Agrāk bija citādāk, agrāk es blandījos ilgstoši tur.
Lielbritānijā, Briselē un tā tālāk. Jā. Un tā mēs tagad, īpaši tagad, kad bērni ir pieauguši, katrs tā kaut kur nedaudz tur planē, mācās vai strādā vai realizē kaut kādus savus sapņus. Un tie brīži, kad visi sanāk kopā un, piemēram, apēd vecmāmiņas pīrāgu, īstenībā tie ir pietiekami reti. Tāpēc tāda viena sentimentāla atbilde. Lieliski. Lai parādītu, ka man ir sirds, ka es neesmu kaut kāds psihopāts auditorijā. Super, mēs esam ielikuši 2 lietas laika kapsulā. Man ir jautājums, es te pierakstīju, te ir viens virsraksts tāds interesants, kas man palika prātā, ko es pamanīju, mēģināšu viņu precīzi nocitēt. Pieredzi, ko atcerēsies visu mūžu, Tomas Pildegovičs reiz mēnesī tieks ar cietumniekiem. Jā. Vai tu vari pastāstīt vairāk par šo, vai tas notiek vēl joprojām? Nē, tas bija viens konkrēts projekts. Tātad tas bija tas posms, kad jau bija sācies karš, Krievijas agresijas karš Ukrainā, un tad es strādāju NATO Stratkom centrā. Un tur viena daļa no maniem uzdevumiem, bet daudz kas īstenībā bija arī pilnīgi no savas iniciatīvas, bija tāda, tā saucamā tāda publiskā diplomātija vai komunikācija par aktuāliem drošības jautājumiem ar dažādām sabiedrības grupām. Un tad es tur diezgan bieži braukāju pa skolām vai pa universitātēm vai tikos ar kādiem NVO, piemēram, vai pie mums uz to centru braucu dažādas ienākošās delegācijas. Un vienu dienu man uzrakstīja viena dāma no tur bija 2 dāmas, viena no labklājības ministrijas un viena no ieslodzījuma vietu pārvaldes. Un vērsās pie manis ar tādu tiešām nestandarta piedāvājumu, ka vai es nebūtu ar mieru atbraukt uz Cēsu iestādi nepilngadīgajiem. Uz koloniju? Jā. Tas laikam nav īstais vārds. Jā, es nezinu līdz galam to vārdu. Es nāku no Cēsīm vienkārši. Tāpēc man tas asociēs Cēsu koloniju. Tautas valodā man šķiet to sauc par koloniju. Jā, iespējams, ka cits vārds. Es vienkārši tur esmu bijis. Jā, lūdzu. Vai es nebūtu gatavs atbraukt ar tur jauniešiem parunāt. Un es tur aizbraucu un, zini, mums atraisījās ļoti tiešām laba, tāda atklāta, pat sirsnīga diskusija. Gan, jo skaidrs, ka cilvēkiem, kas ir ieslodzījumā, viņiem ir ļoti daudz jautājumu, ļoti daudz arī raizes un dažādi satraukumi, un viņiem pirmkārt ir ļoti ierobežota piekļuva informācijai. Viņi nevar visu dienu sēdēt iPhone'ā un lasīt visu, kas viņiem interesē par pasauli. Otrkārt, bieži tas personāls, kas ir cietumos, tur sargi un tā tālāk, viņi bieži nevar vai nespēj sniegt atbildes uz visiem tiem jautājumiem. Jā, tad mūsu sarunas ietvaros mēs runājām ne tikai par tur karu, kaut gan man uzdeva ļoti daudz jautājumus, jo skaidrs, ka tas skar mūsu visu sabiedrību un arī cilvēki, kas ir ieslodzījuma vietās, ir daļa no sabiedrības. Jā. Un tas ir mūsu interesēs radīt apstākļus tā, lai viņi lai viņi spētu veiksmīgi atgriezties sabiedrībā. Tā, lai viņi justos, ka viņi nav pilnīgi atrauti no realitātes. Tas, ka viņi ir ieslodzījumā, nenozīmē, ka viņi kaut kā neeksistē mūsu vispār sabiedrībā. Un tā saruna notika ļoti veiksmīgi līdz tādam līmenim, ka pēc tam nākamajā dienā, braucot atpakaļ vai nākamajā dienā, pie mani uzrunāja, ka vai es nevēlētos kaut kā šo turpināt un braukt arī uz citiem cietumiem Latvijā. Latvijā, ja nemaldos, mums ir 8 vai 9 cietumi. Pēkšņi man likās, tikai kaut kādā veidā, bet laikam arī, tas jau ir labi. Es nezinu, vai tas ir tik maz īstenībā priekš tāds valsts kā Latvija. Redz, man nav priekšstats tik labs. Bet es arī nevarētu teikt, ka baigi orientējos tajā. Un tad sanāca, ka aptuveni reizi mēnesī es braukāju uz
kādu citu cietumu. Es biju tur Rīgā, Liepājā, Jēkabpilī. Man tagad varbūt izkrits no prāta vēl kaut kur es biju. Un skaidrs, ka ar pieaugušajiem tas bija daudz īstenībā tā smagāk un sarežģītāk. Tur arī sākumā tās auditorijas bija ļoti tādas varbūt skeptiskas, ka kas ir šis džekiņš, ko viņš tā atnāca propagandēt, kas ir, ko tu te dari, par ko te maksā, kāds ir tavs nodoms, ko tu te... Bet es teiktu, ka vairumā gadījumu, jo ilgāk mums atraisās tā saruna, jo īstenībā cilvēki novērtē, ka ar viņiem runā kā ar cilvēkiem, un ka ar viņiem īstenībā diskutē, un ka viņus uzklausa. Un jā, protams, ka bieži tās sarunas aizgāja galīgi ne pa tēmu, un kad cilvēki vienkārši kaut kā dalījās ar savām sāpēm vai izteica savu kritiku, arī valdībai un to, ka tur šis ir slikti vai šis ir slikti. Tā tāda ventilēšanās. Ventilēšanās, jā, bet īstenībā es teiktu, ka man nav ilūzija, zini, ka tā atbrauc, tur vienreiz parunājies un pēkšņi viss tagad ir tas tilts uzbūvēts un ka tagad viss ir lieliski. Protams, ka nē, bet es domāju, ka tādas iniciatīvas, viņas ir noteikti jātīsta un jārealizē tā sistemātiskāk. Ka ne tikai tur viens Tomas Dragā apkārt, bet ka arī citu profesiju pārstāvji un tā. Un es zinu, ka ir mēģinājumi šo visu tā, ka braukt tur arī mūziķi, piemēram. Ir svarīgi, ka ir tāda cilvēcīga attieksme. Jā, tas bija tāds neordinārs, tāds brīvprātīgais projekts. Man ir palicis prātā, ka Jeff Ross ir tāds komiķis. Viņš ir... Tajos roastos. Jā, viņš ir roast... Viņu sauc kā Roastmaster General. Viņš roasto Amerikā. Un es speciāli noskatījos, viņš bija... Es nezinu, vai tā bija viņa iniciatīva vai nē, bet viņš bija aizbraucis uz cietumu, lai roastotu cietumniekus. Okay. Un tas bija tik ārprātīgi smieklīgi un tik forši redzēt, ka arī tie cietumnieki, tā kā viņi atveras, sākumā ar viņu tādu skeptiskāku, viņi atveras un viņi arī tajā brīdī, tu saredzi to cilvēcību un tu vairs nedomā par tām visām trakajām lietām, protams, kas ir notikušas, jo mēs jau nezinām, ir visdažādākās lietas, kāpēc katrs ir cietumā un tā. Bet jā, šis nebija tā, ka tu brauci roastot viņus. Roastot nē. Bet kaut kas jauks tajā ir. Jā. Bet arī, zini, tas iedod tādu rūdījumu. Jā. Zini, kā ar tough crowd. Jā? Tas ir tough crowd, visticamāk. Kad tev ir ļoti tough crowd, tad pēc tam tu nebaidies no kaut kādas biroja sanāksmes. Tur paņemt vārdu un kaut ko pateikt. Zini, kā, tas ieliek lietas tādā perspektīvā. Jā. Tev bija kaut kādas pašam atziņas, kaut kas nāk prātā pēc šīm te visām reizēm, varbūt vai par viņiem, vai pašam par sevi, piemēram, varbūt kaut kas tev izmainīja to, neskatoties to, ka tev vieglāk ir tagad noprezentēt cilvēkiem. Zini, jā, man ir visādas atziņas, ko es atceros, es arī pierakstīju, bet man ir godīgi nelielas ētiskas šaubas par to, ko no tā var teikt tā publiski. Okay. Jo varbūt ir kaut kādas lietas, kas nedaudz atklāja varbūt tādā nevēlamā veidā dažas lietas par to, kā tā sistēma, teiksim, Latvijā. Darbojas, tāpēc varbūt, ja drīkst, tas nav, ka man ir kaut kādi nenormāli noslēpumi, bet vienkārši man ir neliels tāds filtrs, ka varbūt nevajag te bravūrīgi kaut ko stāstīt, bet es to varu privāti pateikt pārstāvot. Sarunāts, jā. Es zinu, man jāuztais Patreon lapa, kur var pirkt tā kā saturu. Pirkt noslēpums, un tad būs video, kur mēs izrunājam šīs lietas. Vai tu teiktu, ka tu esi cilvēks, kam citi uztic savus noslēpumus? Redzi, šis ir perfekts piemērs, ko mēs sākumā runājām. Šis ir jautājums, ko es neatceros, kad es būtu saņēmis. Man tas liekas ļoti, ļoti interesanti. Es teiktu, ka
Nu, nav tā, ka man ir nenormāli daudz noslēpumu, kas man tiek stāstīti. Jā. Un man tāds sarakstīns tā kā. Bet es teiktu, ka cilvēki mēdz atvērties, kad es runāju ar viņiem. Varbūt tāpēc arī ir šis podcasts. Varbūt, jā. Jo... Kāpēc tā? Jo es zinu, ka, ja man palūdz kaut ko uzticēt, tad es to arī nestāstu tālāk un tā. Bet kāpēc uzticis, to man nav nejausmas. Tas ir jāprasa citiem cilvēkiem. Jā. Rekur, runājot par Kristīnu Garklāvu, tu teici. Runājot par cietumniekiem. Runājot par cietumniekiem. Tātad Kristīna Garklāva. Ņemot vērā, ka jūs bijāt kopā vienā lielā piedzīvojumā, ko sauc ārpus zonas, un es zinu, ka visa šī pirmās sezonas komanda ir ļoti cieša un tuva, un jūs mēdzat tikties un ballējat un tā. Es Kristīnai vaicāju, Klau, varbūt ir kaut kas, ko es varētu pavaicāt Tomasam, kas ir kaut kas tāds interesants. Un tad pirmā lieta, tas gan nav šeit atrakstīts, to es tūlīt pateikšu, ko viņa atrakstīja, bet viņa teica, ka, lai es parunāju par to, ka Tomas bieži mēdz iekulties visādās nepatikšanās. Un vai tu vari šo nokomentēt? Tā ir patiesība, vai tā nav, vai tas ir? Te arī tu filtrē noteikti, ko var stāstīt. Tā. Nē, es teiktu, ka ar mani atgadās visādi visādas dīvainas situācijas. Kā tas ir visāds dīvainas? Piemēram, neskaitot to, ka tu, piemēram, cietumā pasniedz lekcijas. Oi. Tā, tu mani pārsteidz nedaudz nesagatavot. Es nezinu, kad ir tāds stāstu vakars, kad ir... Šis ir tas stāstu vakars. Jā, labi, es padomāšu, dod man brīdi sagrupēties, bet jā, paņemam vienu soli atpakaļ. Aiziet. Kāpēc ar mani notiek kaut kādas bieži šaizes vai kaut kādas situācijas? Jā, viens ir tas kaut kāds tāds bērna gatavība eksperimentēt, neizvēlēties kaut kādu pazīstamu taciņu un tā tālāk. Bet varbūt saistīta lieta ir arī tāds, es teiktu tāds, vienkārši kaut kāds optimisms, bieži nerealistisks, ka, viss būs labi. Un ka tas bieži dažreiz ļauj man tā nedaudz arī tā, vienkārši tā optimistiski pieiet kaut kādiem scenārijiem un varbūt maksimāli nesagatavojoties. Un es cenšos to labot, es cenšos šo vērst uz labu, bet pagātnē tas ir novedis pie dažādiem scenārijiem. Es varu divus stāstus. Lūdzu, jā. Abi man liks izskatīties ļoti slikti un noteikti radīs kaut kādu reputācijas damage, pasliktināšanas. Okay. 2 gadījumi. Pirmais gadījums bija pirms pāris gadiem. Man bija jāuzstājās vienam pašam ar uzrunu vienā konferencē Rīgā. Es varbūt neteikšu drošības pēc kura tā konferences bija un tā tālāk, bet varbūt kāds arī to zinās. Un lieta bija tāda, ka tur īstenībā viss, kas man tikai iedots, ir tāda vienkārši aptuvenā tēma. Un tad tu tiec galā pats aizpildi 15 minūtes. Bet man visu laiku bija visādi darbi, un tad es to tā atliku, un ka ka jau būs labi. Un tad bija jau palikusi nedēļa līdz tam, un man visu laiku bija tāds, tur es piesēdīšos pie šī vakarā, un tā tālāk. Un kā vienmēr tas beigās nonāca līdz tam, ka ir palikušas 2 dienas līdz tai konferencei. Es neesmu uzrakstījis precīzi neko, bet man tāds, viss man tagad ir 2 dienas, lai šim pieķertos. Un tad, pēkšņi tur mani vecāki, viņiem bija kaut kāda tur problēma, un man vajadzēja pavadīt vienu no tām dienām, palīdzot viņiem risināt kaut kādus saimnieciskus jautājumus. Un tad ir palicis pēdējais vakars līdz tai konferencei, un skaidrs, ka tieši šādos paaugstinātas intensitātes apstākļos no vienas puses tu strādā ātrāk, no otras puses rodas telpa paviršībai un rodas telpa kaut kādai kļūdai. Yeah. Jā. Un tad es to visu vakaru rakstu to savu uzrunu, un man iet lēnāk, nekā es domāju. Izrādās nav tik viegli to vienkārši tā paņemt un uzcept.
Šis ir vēl pirms ministrijas, pirms visa šitā. Šis ir tiešām kādus gadus 3-4 atpakaļ. Jā. Tagad es tā noteikti nedarītu nekādā gadījumā, nekad. Disclaimer. Tas bija old vecais Tomas. Jā. Nu jā. Un atkal, tātad es esmu tur kaut ko uzrakstījis, bet ir jau kādi 3 naktī. Un man liekas, nē. Man ir jāuzstājās, man šķiet, tur 10 no rīta. Un ir 3 naktī. Maz laika. Un man tāds, gudrāk būs, ja es tagad nedaudz pagulēšu. Un no rīta tā pamodīšos. Un pie rīta kafijas uzlikšu tādus punktiņus uz i. Ja, tā nočekošu, lai tur tiešām viss ir ok. Un es pamostos, un ir jau kaut kādi, tur nezinu, 8:45. Nav tā, ka ir, ak, Dievs, es nokavēšu, bet nav vairs laika likt nekādus punktiņus uz i. Ja? Jā. Un atkal vienkārši akumulējās ļoti amatieriskas kļūdas. Bet līdz tam tev kaut kas ir? Man ir kaut kas uzrakstīts, bet vienkārši es neesmu to pārbaudījis, to kaut kā, kur nu vēl tur slīpējis. Jā. Un tad sākās nākamā bērnišķīgā kļūda. Man mājās tajā laikā nebija, bet arī joprojām nav printeris. Klasika. Un man tāds 8:45, labi, es tur steigā sataisos. Okay, ir tur 9:15, ir tur palikušas 45 minūtes. Neko darīt. Izbraukšu cauri Copy Pro. Neko darīt. Es aizbraucu, es tātad steigā skrienu no tās mājas, iekāpju mašīnā, braucu uz to Copy Pro. Pie brīvības pieminekļa. Atbraucu uz to Copy Pro, ieju iekšā pie tā printera, pie tā datora, ievadu tur visu, bet uz sveša datora, lai ielogotos savā e-pastā, ir nepieciešama tā 2 faktoru autentifikācija. Kods, kas tev izlec uz telefona. Jā. Skatos, telefons ir atstāts mājās. Nē. Un tad es burtiski kādas 3 minūtes izgāju ārā uz ielas, un es domāju, vai man skriet atpakaļ mājās, dabūt telefonu, šito drukāt, vai nē, vai vienkārši braukt uz to konferenci un raw dog. vienkārši no sirds. Vai es varu vienkārši bez nekā norunāt 15 minūtes. Bet, ņemot vērā, ka tā runa tapa tikai iepriekšējā vakarā, man likās, ka nē, es nevaru. Es nevaru tā vienkārši 15 minūtes nomaukt. Lidoju atpakaļ mājās, atlidoju atpakaļ uz Copy Pro nolādēto, izdrukāju to papīru, braucu steigā uz to vietu, ir burtiski tur 9:59. Es vienkārši to mašīnu nometu tur pie priekšējām durvīm uz ielas, ieskrienu tur iekšā, un visiem jau ir tāds. Ātri. Un es vienkārši ienāku tajā ēkā, un man ir tā uzreiz uz skatuves tā izdzen ārā. Un es tā izēju ārā, un ir diezgan liela auditorija. Un es tā pirmo reizi ieraugu to papīru, ko es esmu iepriekšējā vakarā uzrakstījis. Un, zini, un uz brīdi, uz kaut kādu 1 sekundi, man bija tāds... Tā kā man bija tāds... Es vienkārši aizietu prom. Kas notika? Tā kā, varbūt vienkārši nav vērts. Bet, zini, un tad ir kaut kāds tāds 5 sekundes tu tā nostabilizējies, bet tad es saņēmos un bija ok. Un tu norunāji ok? Nē, īstenībā bija diezgan labi. Hiperfokus, ne? Bija kaut kāds hiperfokus, bija tāds izdzīvošanas režīms, un tu vienkārši tiešām tāds adrenalīns, bet tu ieeji tādā autopilotā, tu to izdari, turpat uzdevi visāds jautājumus un tā tālāk. Wow. Bet pēc tam es izgāju ārā, es apsēdos savā mašīnā, man bija tāds... Tā, šo nekad vairs. Ārprāts. Man šķiet, man ir bijuši sapņi līdzīgi. Tas bija ļoti slikti. Kur es neesmu neko... Un godavārds, šādi nekad vairs nav bijis. Jo es vienkārši atceros, cik tas bija slikti. Jā. Man šķiet, ka man tiešām reiz bija ļoti līdzīgs sapnis, vienkārši, ka man ir jāvada pasākums, un es neko nezinu, man nekā nav, un man ir jākāp uz skatuves. Tā kā es varu iztēloties, cik tas ir briesmīgi. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka man tas bija sapnī, tev tas bija realitāte. Jā. Nē. Un tā bija tāda, zini, gandrīz
apdedzināšanās, ka tu gūsti to mācību šādi vairs nē. Nu, tad jau otrais. Nu jā, otrais tās īstenībā nav diži labāks. Tas bija īstenībā Kembridžā, Lielbritānijā, kur man bija tāds labs ričuks, bet tad man vienu brīdi viņu nozaga, un tad es domāju, ko darīt, un tad es tur aizgāju uz koledžas, tur Lost and Found, jo man vajadzēja riteni kaut kādam iemeslam dēļ, un es sarunāju ar to sargu, ka, hei, vecīt, man vajag tikai uz šodienu, es varu atstāt, teiksim, ķīlā savu, nezinu, ID. Ja? Es tikai uz vienu dienu aizņemšos ričuku, jo man tur vajadzēja braukt uz kādu treniņu, tur vēl kaut ko. Un viņš man iedeva tādu drusku grabažas, tādu stilu velosipēdu. Un es viņam atstāju savus dokumentus, tādā, kā viss ir pilnīgi ok, viss būs ļoti labi. Bet kam tas velosipēds bija? Tur bija viņi vienkārši stāvēja? Jā, tur īstenībā ļoti daudz. Tur bija kaut kādi, 30 velosipēdi tādi, kas ir kaut kādi, daži bija salūzuši, daži bija saplīsuši, kaut kāds tāds tāda noliktava, kur neviens nav pieteicies uz šiem velosipēdiem. Sapratu, Lost and Found. Tas kaut kādiem iemeslu dēļ tur eksistē, bet viņi bija tādi tiešām grabažīgi. Nu jā, un tad es aizbraucu uz to treniņu, un tad kaut kā tur atkal, vienkārši tāds bērnišķīgs optimisms pēc tā treniņa, kādam dzima ideja, ka hei, braucam visi kopā ar riteņiem uz vienu blakus pilsētiņu. Un tie ir kaut kādi, kādi 20 kilometri. Tā kā normāls attālums. Un es tā pastos uz to velosipēdu, viņš tāds, bet man likās, ko gan es atteikšu labam piedzīvojumam. Jā, labai kompānijai. Jā, un es aizbraucu uz to pilsētiņu, un mēs tur visu kaut kā labi pavadam laiku, un tad tur dažiem no tās grupas bija jābrauc prom ātrāk, bet es paliku pie tiem cilvēkiem, kas ir tajā pilsētiņā. Un tad pienāk vakars, un es saprotu, ka, hei, principā pēc tur, pusstundas paliek stumšs, es varētu braukt atpakaļ uz Kembridžu. Bet man tāds, ko es taču esmu pieaudzis vīrietis, ko es nevaru nobraukt viens pats. Tur, 25-30 kilometrus, protams, ka varu. Tas kādas 3 stundas jābrauc, ne? Vai divas ar tādu grabažas ričuku, kādas divas. Okay. Un es sāku braukt, un tiešām tā strauji paliek tumšs. Un tas ir tāds celiņš, kas ir tāds aptuveni kā veloceliņš starp Rīgu un Jūrmalu, bet caur tādu arī tur tāda daba ir un kaut kāds lauksaimniecības zemes, un tad tur kaut kāds tāds vairāk kā mešs un tā. Un es braucu, un tiešām pēkšņi ir vienkārši ļoti tumšs. Un nav tur visur gaismekļi nekādi salikti. Un tāds, ok. Tāpat, ko tur baidīties? Tumsa, tas ir, es jau tur kaut ko stāstu. Tas ir tikai tavā prātā. Tās ir psiholoģiskas bailes. Anglijā nav nekādi tur lāči vai nekas tāds. Kam gan es esmu vajadzīgs, kurš man tur uzbruks? Bet es tāpat, lai fiziski brauktu, es ieslēdzu uz telefona gaismiņas to gaismekli. Un es tieku tālāk. Bet tad man sāk arī lādēties ārā telefons. Un tad es tā skatos, un es tā iespringstu. Tāds, ok, man jāsāk braukt ātrāk. Man ir jāpaspēj tikt ārā no šīs kaut kāda liminal space bezdibeņa starp divām pilsētiņām. Un es vienkārši sāku braukt ātri ar to grabažas riteni, un vienā vietā ir pārēja, kur mainās celiņa segums, un tur tāda, Latvijā varbūt nav tādas vietas, bet kur tāda pēkšņi tāda redele starp celiņos, kur mainās kaut kāds segums, kur laikam kaut kādiem ūdeņiem vai kaut kādiem notekūdeņiem vai kaut kas tāds. Un es uz tās redeles tā saslīdu un nokrītu no ričuka, un ir tumsa. Un telefons arī nokritis šitā tā, ka gaismiņu nevar redzēt. Es esmu pilnīgā tumsā. Un tu esi viens pats. Un es esmu viens pats. Un es tā sāku tā skatīties, acis pierod pie tumsas, es tā taustos, atrodu to savu telefonu, bet pēkšņi es ļoti tuvu, aptuveni tā, kā mēs sēžam, dzirdu tādu mū.
Un tad es tā domāju, ok, skatos tur. Tā ir tikai gotiņa. Ko gan no gotiņas? Es taču nebaidīšos no gotiņas. Bet tad es dzirdu vēl apkārt tāds mū. Un ir tiešām, es esmu kaut kādā tādā pleķī, kur visur apkārt gar celiņu bija tie nožogojumi, kas norobežo tos lauku zemes. Bet te nebija, te bija kaut kā tāda pārēja. Un ir govis, un pēkšņi vairākas govis ar ragiem. Un man ir tāds, vai tas ir kaut kāds tā kā ne bullis, bet kā vērsis vai kaut kas tāds. Un viņi tā lēnām nāk uz mani. Un es tā tajā brīdī ņemu, un es tā ātri, es atrodu to telefonu. Es uzkāpju uz riteņa, bet ritenis ir kaut kas, viņam nav tā ķēde vai kaut kas tāds. Un es vienkārši sāku tā kā kaut kāds pārbijies, vienkārši idiots. Es esmu nokritis, es esmu kaut kāds dubļains. Ir tas ritenis, kuram ir tur nokritusi ķēde. Telefons, kurš tūlīt izlādēsies. Un es vienkārši skrienu no tā vērša un tām govīm. Skrienu pa to taku naktī. Un es vienkārši domāju, why? Tā kā, priekš kam? Kā es nonācu šādā situācijā? Un tas viss ir vienkārši tāda... Es vienkārši biju optimists, ka viss būs labi. Un gadās brīži, kad nav. Un iedomājies, ja šie divi stāsti ir tie, kurus tu tā kā stāsti, jo tu zini, ka mēs rakstam podcastu, kas ir tie stāsti, kurus tu nestāsti? Kas ir bijuši ārprāts? Ak, Dievs, gadās visādas muļķīgas epizodes, bet es cenšos no tām mācīties pārsvarā. Pārsvarā ir atslēgas vārds. Jā. Paldies, ka tu padalījies ar šiem. Rekur man ir jāpaveicā tas, ko man Kristīna rakstīja. Viņa rakstīja, tur ir 2 jautājumi. No mans pajautā. Kas viņš būtu par dziesmu, ja būtu dziesma? Ak, Dievs. Kas tu būtu par dziesmu? Es būtu... Pēc šiem 2 stāstiem tu būtu tas... Es būtu... Čikāgas piecīši mūsu mīlestība. Vai mana mīlestība, vai mūsu mīlestība. Mūsu mīlestība, man šķiet. Jā. Tā forša dziesma. Es viņu arī, viņi tagad arī skanēja skolēnu dziesmu. Dziesmu sākos. Suddenlights viņu coveroja. Jā. Un, tā ir tāda, tā ir sentimentāla. Jā. Kad tev ir sirds atkal, tu parādi. Nē, bet tu saki, ka es esmu vecs, es esmu vecs dvēseli šajā ziņā, ka... Tā ir varbūt tā nav izvēle, kas piestāv 28 gadus vecam cilvēkam. Tagad jau nāk, man liekas, atpakaļ modē, bet jā, tev nav tas bāc. Nevarēja. Kāda bija tā dziesma? Fairy Wap? Nē. Jā. Labi, jā, to es domāju. Un otrs ir, vai jautājums ir labākā pašaizsardzība? Okay. Nē. Es esmu kaut kad, kāds man ir teicis, varbūt pat Garklaus kundze, bet varbūt kāds cits. To, ka ja tu uzdod jautājumus, tad tu zināmā mērā arī saglabā kontroli, jo tu kūrē to sarunu. Un tu viņu tad vari tā virzīt sev tīkamā gultnē. Vai sev interesantā gultnē. Jā. Un es esmu par to kādreiz domājis, jo tiešām es teiktu, ka mans prāts strādā tā, ka vienkārši visu laiku šaudās kaut kādi jautājumi. Gan sev, gan citiem. Un dažus es izvēlos vienkārši verbalizēt skaļi, dažus es neatļaujos un labi vien. Bet man tā ir vienmēr, arī esot kaut kādās sarunās, vienkārši visādi jautājumi. Bet tiešām, ja es sarunājos tikai šādā režīmā, tad rasties iespējas, ka es īstenībā vēlos kaut kādus grožus saturēt sev un nedodu otram iespēju veidot to sarunu, kā viņš vēlētos. Tāpēc ir svarīgi mācēt sarunāties dažādos veidos un pulcēt ap sevi vai pavadīt laiku ar cilvēkiem, kuri novērtē kaut kādu to diskusiju kultūru, ar kuriem var šo diskusiju veidot dažādos veidos. Es nezinu, kā to labāk pateikt. Tāpēc es nedomāju, ka manā gadījumā tā ir tiešām tāda pašaizsardzība, ka
ka es kaut ko slēptu vai ka es nespētu būt vaļsirdīgs. Es domāju, ka tas noteikti tā nav. Un tie, kas man pazīst, arī nedomāju, ka tā ir. Bet tas, ka jāspēj sarunāties dažādos režīmos, pie tā man noteikti ir jāstrādā. Kas būtu trešā lieta, ko tu liktu laika kapsulā? Jā, trešā lieta ir tāda vairāk, arī īstenībā arī gan praktiska, gan, es teiktu, arī kaut kāda ar tādu, emocionālu lādiņu. Tas ir tāda termo jaka, ko sauc armijā par vafeli. Jo viņi ir ar tādiem kvadrātiņiem, režģotiem, un viņa ir kamuflāžas krāsā, tumši zaļa. Es varu iztēloties. Palīdz tiešām ļoti veiksmīgi saglabāt siltumu. Un mums viņas izdalīja un ļāva paturēt armijas rezervistu apmācībās, ko es izgāju pirms 2 gadiem. Un man tas ir tāds ļoti mīļš priekšmets, jo es arī viņu ļoti bieži izmantoju. Es viņā skrienu, es viņu arī nesāju tur pārgājienos visādos, vai uz mežu, vai kaut kur. Un man tas priekšmets ir īpašs arī, jo tiešām tā apmācības pieredze man bija ļoti svarīga, un joprojām es arī saistu savu, teiksim, karjeru ar Latvijas drošību un ar starptautisko drošību zināmā mērā. Un tas man viss asociējās ar tādu tiešām tādu pašcieņu un tādu pašorganizēšanos, ka tu esi īstenībā gatavs nevis tikai kaut ko komentēt vai reflektēt par kaut ko vai runāties, bet ka tu esi gatavs arī ieguldīt savu laiku un savu spēku un vispār spērt soli, lai palīdzētu kaut kā nosargāt to, kas tev ir svarīgs. Un man šķiet, ka latviešiem, kas ir salīdzinoši maza tauta, maza sabiedrība, mums šis ir ārkārtīgi svarīgi. Tieši šī spēja pašiem uzņemties atbildību. Un tāpēc tas mana Latvija, mana atbildība, tiešām man šķiet, ka tie ir ārkārtīgi svarīgi vārdi, kas īstenībā nav vienkārši kaut kāda mārketinga kampaņa vai kaut kāds tur lieta, ko likt uz plakāta vai uz uzlīmes, bet man šķiet, ka tā ir tiešām tas ir tāds vērtību, tāds kompass, tas, ka tu esi spējīgs saņemties, pašorganizēties un pats arī uzņemties atbildību par kaut ko. Un man šī termojaka to iemieso. Lieliski. Kā viņi saucās? Vafele, vienkārši vafele. Jā, bet to es nezinu, kāpēc tas ir tas. Laikam, jo tā ir tie kvadrātiņi, bet to ir tie armijas džeki izdomājuši. Jā. Bet tev ir kaut kas iedvesmojošs, ko pateikt šajā politiskajā situācijā, kurā mēs šobrīd esam? Īstenībā, manuprāt, tas, ko es tas patiesībā diezgan labi varētu atbildēt noteikti. Uz šo, ka man šķiet, ka ir tiešām ļoti, ļoti svarīgi, nekļūt par kaut kādu vienkārši skatītāju savā dzīvē. Ne tikai lasīt ziņu virsrakstus, kurš politiķis ir kaut ko nokomentējis, vai varbūt otrā okeāna pusē kāds ir pateicis kaut ko satraucošu, un ak, Dievs, un tad mēs komentējam tos komentārus un pārdzīvojam un domājam, ka tikai kāds cits lems par mūsu likteni. Tā nebūtu nav. Un ir ļoti daudz, ko mēs varam darīt tepat Latvijā, lai būtu droši, un ar to drošību arī ir iespējama attīstība, labklājība, labāka dzīve, labāka izglītība, labāka veselības aprūpe un tā tālāk. Tāpēc, es galīgi nejūtu to kaut kādu tādu, es galīgi neļautos tam kaut kādam tādam apokaliptiskam noskaņojumam, kur cilvēki tikai domā, skaitas stundas vai domā, ka ir kaut kāda sazvērstība, ka viss jau ir izlemts.
visi mēs jau esam pārdoti un norakstīti, un ir kaut kādi tur lielie plāni. Tā būtu nē, es domāju, ka viss ir mūsu rokās. Papildu jautājums. Nevaru vienkārši tā nobeigt. Man vienkārši ienāca prātā. Es atceros, vai NATO samitā Hāgā tu satiki arī Trumpu? Tu viņu redzēji kaut kur? Ministri satika, jā. Es vienu reizi viņu redzēju no attāluma. Ministri satika Trumpu. Un arī bija vairākas sarunas ar viņas ASV kolēģi, ar ASV ārlietu ministru Marko Rubio. Un tiešām, es saku, šī varbūt būs nepopulāra lieta šādā podkastā, liberālā podkastā. Bet tiešām es domāju, ka mūsu tā sadarbība ar Trumpu un ar Trumpa administrāciju ir īstenībā veiksmīga. Un ir svarīgi, ļoti tāda praktiska. Viņa tiešām ir bez kaut kādām emocijām, bez kaut kādām ļoti ideoloģijām. Mēs vienkārši domājam, ko mēs varam kopīgi darīt, lai stiprinātu mūsu drošību, lai attīstītu tirzniecību, ekonomiku un lai mūsu cilvēkiem būtu arī viss vieglāk. Un ir svarīgi, teiksim, ir daudz, par ko mēs varam būt kopumā, nezinu, kas var patikt kādam vai nepatikt, bet ir svarīgi dot arī to credit where it's due. Un, piemēram, tieši tu pieminīji Hāgas samitu, nenoliedzami ASV bija vitāla loma tajā, ka tagad visi sabiedrotie ieguldīs 5% aizsardzībā. Viņi bija ļoti atbalstoši arī Ukrainā tajā samitā, vismaz tik, cik es ziņās dzirdēju. Pareizi tā atceros? Tagad ASV turpina jaunas ieroču piegādes, un būs arī jauni darījumi, kur pārdos ieročus Ukrainai ar Eiropas finansējumu. Bet vienkārši ir svarīgi, ka neskatoties uz varbūt dažādiem bažām, kas bija tur komentētājiem vai tur ziņu virsrakstos un tā tālāk, Trumpa administrācija atbalsta NATO. Viņi saprota, kāpēc NATO vajag un kāda ir NATO vērtība arī Amerikai. Un tieši viņi ir tie, kas pieprasīja to, lai mēs gribam stiprāku to aliansi, Eiropieši, saņemieties, dariet vairāk. Un maksājiet. Nebūs tā, ka maksājiet, bet tas ir taisnīgi, ka nebūs tā, ka vienkārši Eiropu sargās ASV nodokļu maksātāji. Džeki, ja jūs sakat, ka jums ir karš uz jūsu kontinenta, ja jūs sakat, ka Krievija ir tik liels drauds, ja jūs sakat, ka Putins ir agresors un tā tālāk, ka viņš grib atjaunot impēriju, tad arī rīkojieties atbilstoši. Lūdzu, ir bijusi plaisa starp Eiropiešu vārdiem un darbiem. Un prezidents Trumps, savā stilā, kas varbūt daudziem ir tāds nērts vai liekas kaut kā ļoti nediplomātiski, nepierasti, viņš ir tas, kurš ļoti tiešā veidā uz šo norādīja, ka Amerika būs daļa no NATO, bet tikai, ja visi sabiedrotie saņemās un dara daudz vairāk. Jo tikai tā kopīgi mēs varēsim tikt galā ar tiem draudiem. Un tagad ir jauna vienošanās, kur tagad agrāk valsts bija jātērē 2% aizsardzībai, un daudzas pat to nedarīja. Tad tagad jaunā vienošanās ir 5% aizsardzībai. Latvija to jau darīs nākamgad. Tas ir pamatīgs lecens. Par mums vispār nav nekādu jautājumu. Un arī īstenībā Trumps un Rubio un aizsardzības ministrs Hegsets, viņi ir vairāk kārt teikuši, ka īstenībā baltieši, poļi, jūs esat tur model allies, jūs esat vienkārši izcili sabiedrotie. Bet vajag, lai pārējie arī saņemās. Un īstenībā es saku, tas ir mūsu interesēs, un tāpēc vēl jau vairāk tai kaut kādai apokalipses sajūtai viņi ir nepamatot. Šis, es teiktu, ir ļoti iedvesmojoši patiesībā. Tu minēji, ka liberāls podcasts un tā situācija ir tāda, kāda viņa ir, un es joprojām domāju, mēs jau īsti nevaram mainīt, kas ir vadītāji, bet mēs varam spēlēt ar tām kārtīm, kas mums ir izdalītas. Un ja jums, kā tu saki, ir labas attiecības ar administrāciju un notiek lietas uz priekšu, tas jau ir tikai labi. Līdz ar to tas ir ļoti labi. Uzdevums ir vienkārši praktiska sadarbība. Jā. Praktiski realizēt kopīgus projektus
Es strādāju ar drošības jautājumiem. Ja? Jā. Lai notiek kopīgas mācības, lai notiek tur ieroču iepirkumi, lai ASV būtu militāri šeit, lai tas atturētu jebkāda veida potenciālu agresiju, lai mēs mainītos ar tehnoloģijām, lai mēs mainītos ar datiem. Vienkārši, lai mēs šitā te sadarbotos. Tas nav darbs tur kādu tur nosodīt vai kritizēt vai komentēt ASV iekšējās kaut kādas lietas. Tas, lai paliek citiem. Tomas, milzīgs paldies, ka tu atradi laiku un atnāci šeit uz Laika kapsulu. Paldies par darbu, ko tu dari. Paldies īpaši pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā par taviem Instagram dispečiem un visu šo te saturu, jo tas bija arī saturs, uz kuru es daudz atsaucos un lasīju ar interesi un tiešām ļoti saprotamā un skaidrā valodā tas bija uzrakstīts, tāpēc jā, ļoti, ļoti forši un man prieks redzēt arī tavu profesionālo izaugsmi. Tagad esi Baibai Bražai padomnieks drošības jautājumos un ir interesanti sekot tavam visam darbam līdzi un Es nodarbojos ar izklaides industriju, bet es esmu domājis, ja es kaut ko darītu citu, man pēdējā laikā interesē kaut kādi šitā pasaules politika un politiskie aspekti. Kaut kas tur ir ļoti interesants. Tomas, milzīgs paldies tev. Jā, un paldies, ka uzaicināji. Manuprāt, es īstenībā ļoti izbaudīju šo sarunu. Es nejūtos kā uz zem lupas, un man šķiet, ka Tev šis labi sanāk. Paldies. Jā. Paldies, Tomas. Kur būs tas momentiņš atkal, kā katram viesim es aicināšu tevi uzspiest outro džingliņu. Tas būs šī poga. Tā. Šī malējā? Jā. Aiziet. Ja tev patika šī un pārējās Laika kapsulas epizodes, droši padalies, uzspied īkšķīti, piesako YouTube vai citās Laika kapsulas platformās un tiekamies jau nākamajā epizodē.